nešķirt un Itāļi uzvar, jo šajā gadījumā Latvijai savstarpēji tikai 1 punkts zaudējums, Itālijai nešķirt pret Slovākiju, un Slovākijai tad ir un Itālijai vairāk punktu. Bet mēs ceram, ka tā nebūs. Latvijai būs atkal baltie formas tērpi. Baltie formas tērpi ir ļoti veiksmīgi bijuši, izcīnīts 3 uzvaras par Norvēģiju, Vāciju un Franciju, un 2 nešķirt ar Kanādu un Zviedriju. 5 spēlēs pēc kārtas Latvija nav zaudējusi. Čempionāta atribūtika un Eiropas sieviešu čempionāta atribūtika, kas notika Rīgā. Spēles galvenais tiesnesis šodien būs šveicietis Reto Bertolotti, viņam palīdzēs čehs Vāclavs Českijs un vācietis Tomas Šūrs. Par komandas sastāviem. Latvijai komandas sastāvs praktiski iepriekšējais. Arī šovakar, diemžēl, pēdējā spēlē nebūs Andrejs Ignatovičs, kurš ir savainojis kāju spēlē pret Zviedriju. Viņam pretinieks ar slīdu, tas gan bija tīri nejauši pārgriez kāju. Bet cerēsim, ka viss būs labi, jo Latvijas komandas spēlē faktiski, neskaitot Ignatovičs savā labākajā sastāvā, ir Žoltoks un vārtos galvenais Artūrs Irbi, kurš šobrīd jau ir čempionāta labākais vārtsargs. Viņam visvairāk atvairīto metienu procentu. Sapcīt, Ignatovičs pamēģināja vakar slidot, bet pēc šīs slidošanas viņam kājas sapampa, un komandas ārsts Jānis Kvēps uzskata, ka nav ko riskēt ar sportista veselību, jo tiešām šis savainojums var pārvērsties ļoti nopietns. Irbes dublieris šodien ir Juris Klodāns. Pēters Kudvietā, tā ir vienīgā izmaiņa, tāda neliela izmaiņa, un abas treneris jūs jau redzējāt tagad Leonīds Beresņevs un Slovākijas komandai Jozefs Galonka. Pirmais treneris, viņam palīdz Vincents Lukāčs. Tātad Latvija-Slovākija pasaules čempionāts, pēdējā spēle Latvijas izlasei, un cerams, ka tā būs veiksmīga. Jā, Latvija ar Slovākiju vecs rēķins par pārdarījumiem B grupā olimpiskajā turnīrā. Jā, Šefilda, Bratislava, bet tagad ir Somija, ir Tampere, un visi puiši noskaņojušies cīņai par to. Liek teikt, vakar bija brīvdiena, bet vakar tik tiešām jau vakar sākās gatavošanās šīs dienas mačam. Pirmais trīnieks, Vītoliņš trīnieks, iemetienā Znaroks Pāvils Vītoliņš, aizsardzībā Bondarevs ar Sējai. 7. aizsargs, kā līdz šim arī ir Kupaks, bet mūsu acīm redzot spēlēs, ja nekas nenotiks, ar 3 aizsargu pāriem. Un Slovākijas komandai arī pirmais trīnieks, Kolniks Štumpels centrā no Boston Bruins un Cīgers kreisajā malā. Cīgers viens no bīstamākiem Slovākijas komandas spēlētājiem, viņš spēlē Bratislavas klubā. Sējais, Žnaroks. Principā viens no komandas potenciāliem līderiem Slovākijā mūsēs, jūs jau zināt, ir Jozefs Štumpals. Viņš šo sezonu spēlē Nacionālajā hokeja līgā Boston Bruins, bet tā kā Bruins komandai šī bija visneveiksmīgākā sezona visā NHL vēsturē. Viņš aizdīja 78 spēles, bija diezgan rezultīvs, ko 21 vārds, un viņš bija 55 piespēles, taču plus mīnus viņam ir mīnus 22, jo Štumpels bija rezultīgais spēlētājs, izgāja pirmajā trīniekā, bet tā kā jau teicu, Boston spēlē neveiksmīgi, tad arī viņam šis mīnus rādītājs ir ļoti liels. Vēl Slovākiem ir aizsargs Ivans Dropa, kas spēlē kādā no Universitātes Karolīnas komandām. Komandā ir gan pieredzējuši spēlētāji, tā Pukalovičam ir 36 gadi un divreiz jaunāks ir 18-gadīgie Bičeks un Hošs, arī Visnovskijam ir 20 gadi. Pārējie hokejisti ir labākajos gados no 23 līdz 28 gadiem. Žoltok piecinieks Latvijā, nu jau maiņa, nāks 3. piecinieks, Boldaveško jau laukumā, Matīcins, Semjonovs. Un aizsardzībā Laviņš mums ar Čutīnovu. Boldaveško, Beļauskis. Paciet, labā pozīcijā, labi nospēlēja arī vārtsargs. Dragans, Jaromīrs Dragans ir Slovākijas komandas vārtos. Mums Artūrs Irbe. Nu, ko var pateikt par Slovākijas komandu? Arī to, ka mūsējie augumā ir mazāk par pretiniekiem, to jau mēs sakām katrā mačā. Mūsu pretinieki ir augumā ražani un arī tādi būdīgi vīri, tā piemēram Bābkam ir 98 kg un augums 1,97 cm, Bačam 96 kg svars, Dropam 97 kg. Tā kā šie spēlētāji ir spēcīgi cīņā pie apmalēm. Un te būs pārmetiens. Nu,
Slovāki centīsies, protams, arī spēlēt uz pretuzbrukumiem. Tas ir viens no viņu trumpiem. Tā viņi spēlē arī pret Itāliju. Itālija Slovākija uzvarēja ar minimālu gan rezultātu 4-3. Slovākijas izlases vadība Jozefs Golonka ir galvenais treneris. Godīgi sakot, viņš atstāja tādu diezgan lielīgu cilvēku izskatu. Viņš šitās preses konferencēs atgādina, ka Slovākijas vieta ir nevis šeit Tamperē, bet Helsinkos ir jāspēlē Slovākiem pa 1. līdz 6. vietai. Bet paši jau vien vainīgi atrodas šeit Tamperē. Atklāt runājot, mēs tagad jau zinām visus rezultātus. Finālā spēlēs Zviedrija un Kanāda, tātad komandas no mūsu grupas, no Turko grupas, ar kurām starp citu Latvija abām nospēlēja nešķirt. Tas pierāda, ka tomēr Turko grupa bija nedaudz spēcīgāka par Helsinku grupu. Bīstam. Savu vārtu priekšā piespēlē Adēls Čudīnovs. Koša, Bača un Konseks, tas ir trīnieks Slovākijas komandā. Mūsējiem tūdaļ notiks spēlētāju maiņas. Beļauskim bija labi piespēle, bet viņš neuztvēra kā nākas. Seņins, Tambijevs un Macijevskis tagad spēlēs. Jo laukumā jau ir Seņins, jau Macijevskis un arī Tambijevs. Aizsardzībā Bondarevs ar Sēju. Tātad 3 aizsargu pārkāpumi bija paredzēts iepriekš. Sējais. Arī paliek zonā. Beidzot Sējais. Tambijevs. Pagaidām spēle ir lēna. Cik nu lēna var būt hokejā? Tambijevs. Uzmanīgi spēlē abas komandas. Jau vidus zonā viens otru sagaida. Tambijevs. Seņins. Nelaiž viņu garām. Seņins ar ripu. Viņu tur. Bet rāda, ka noraidījuma nav, jo pārkāpuma arī nebija. Sējais. Znaroks jau laukumā ir. Un ripa atstāja laukumu. Spēlēts 4 minūtes 1 sekunde. Pirmie secinājumi abas komandas darbojas ļoti piesardzīgi, uzmanīgi, visu pirms domājot par savu vārtu drošību. Sagaidot pretinieku vidus zonā. Bīstamāka situācija pagaidām gan bija vienreiz pie Dragana vārtiem, kad Beļausks. Vladimirs Jurzīnovs, mūsu izlases konsultants. Viņa dēls ir šeit Tamperes klubā galvenais treneris. Pats Jurzīnovs trenē Turku TPS. Tur spēlē arī Kārlis Kraftiņš, iepriekšējā Eirolīgas kausa ieguvēji. Kolnikam nav veicies, jūs redzat, zila acis, bet ar šādu savainojumu atbrauc uz šejienu Laviņš un čempionātu kopumā aizved ļoti labi. Jā, tu pieminēji Kārlis Kraftiņš, viņš absolūtajā vērtējumā +-, kas tik ļoti aktuāls. Nacionālā hokeja līgā ieņem augsto 5. vietu, viņam +8. Viņam esot laukumā vienādos sastāvos 11 vārtu gūts un tikai 3 ir ielaists. Jā, tas, kad tiek gūti vārti vai zaudēt vairākumā vai mazākumā, tas netiek vērtēts šajā +- koeficientā. Mūsu pirmais piecinieks laukumā. Bet uzbrūk Slovāki. Cīgers. Piespēlē jābūt. Nav ātruma tīcinām. Nav arī iemaņa apvešanas tā. Viņš tomēr ir izteikts aizsardzīgs atšķirībā no Kraftiņa. Nemaz nerunājot, protams, par Sandu Ozoliņu. Znaroks. Vārds priekšā. Labi. 3 bīstams situācijas. Un tagad viens pret vienu. Kalnīgs un Irbe. Arī pavārtos, tas notiek 6. minūtē. 5 minūtes 7 sekundes spēlēs mūsu aizrāvās ar uzbrukumu. Kalnīgs saņēma labu piespēli un arī izvirzīja savu komandu vadībā. Šefildā, kad mūsu zaudēja Slovākiem 1-7 pirmsolimpiskajā turnīrā no 7 gūtiem vārtiem, 5 tika zaudēti no zaudētiem. 5 tika zaudēti tieši izgājot 1-1. Nu, tīrāk vairs nevar 1-1. Netik klāt Laviņš. Varēja apstrādāt ripu un apēd arī labi Kolniks ar tur Irbi. 0-1, žēl, tas notiek 6. minūtē. Spēlēts 5 minūtes 7 sekundes. Latvijā arī bija 3 labas izdevības. Jā, bet lūk, šis uzbrukums beidzās ar to, ka zaudējām vārds. Aizsargi noriskēja, gāja uz priekšu un iekrita. 5-10, nu nekas, tāds spēles sākums 0-1. Ciprus, Žoltoks. Un kreisajā malā, protams, Kerčs. Aizsardzībā Čudīnovs. Viņš spēlē kopā ar Laviņu.
Mačudīnovs ir rezultatīvs, guldis 4 vārtus. Nu, bet aizsargu uzdevums vispirms ir arī savu vārdu drošību. Čudīnovs. Kopumā Čudīnovs spēle un Matīcins sākumā daudz paredzēja, ka viņi ir pārlieku veci, viņi nevar fiziski izturēt slodzi. Var, pagaidām var, un šī ir pēdējā spēle, tā kā viss ir kārtībā. Laviņš uzbruk. Konseks, Bača un Koša. Košam 18 gadu, kā jau teicu, tikpat cik Bičekam 18 gadu veci talantīgi slovāku hokejisti. Komandā nav ne Bondras, ne Petrovicka. Slovāku labākie spēlētāji Nacionālajā hokeja līgā. Semjonovs. Var mest. Bondarevs arī pa vārtos. Var mest, un Bondarevs to arī dara. 7. minūtē rezultāts kļūst 1-1. Arī, lūk, Dragans nenospēlēja tā kā īsti vajadzētu. Spēle, kā teikt, sāksies no jauna. Atkal 1-1 mēs esam kvits, 1 kļūda mums. Un tagad arī kļūdījās Slovākijas vienība aizsardzībā, nepārāk labi nospēlē arī Vārtsargs. Principā attālums bija, un arī metiens bija pārāk spēcīgs, tā kā 1-1 pozicionāli nospēlēja slikti Vārtsargs. Viņš bija kreisajā stūrī pārliek tālu aizgājis uz kreiso stūri. Bondarevs to redzēja un rēdīja ripu vārtu labajā stūrī. Tā kā diezgan negaidīti vārti tika zaudēti un tikpat negaidīti arī iegūti. 1-1. Piespēle Beļauskim. Protams, kas ir labi, ka izdevās tik ātri izlīdzināt rezultātu. Laukumā tam bija jau Seņins un Macievs, pēcadzībā Matīcins ar Skrastiņu. Labs uzbrukums. Macievs atdod Seņinam. Un tagad pretuzbrukumā Slovākija ļoti bīstami. Konseks. Matīcins izglāb. Piespēle tam bīvam, bet tam bija jau slidoja uz savus vārtu pusi, tāpēc neizdevās pāriet uzbrukumā uzreiz. Ripa vidējā zonā. Te vienam, te otram. Un tagad mūsu aizsardzības zonā to jau ir Matīcins. Mūsu komandā nāk pirmais trīnieks, Vītoliņš, Nāraks Pavlovs. Vītoliņš. Norēdījuma nav. Gribēja tādu diagonālu piespēli izdarīt mūsu hokejistas, bija Laviņš, neizdevās. 8. minūte, rezultāts ir 1-1. Slovākija ir atklāta, grib spēlēt uz pretuzbrukumiem. Vienreiz jau tas viņiem izdevās. Viensīgākā kļūda un izgājiens 1-1. Vītoliņš iemet ripu zonā. Jau Žoltoks laukumā. Tātad otrais trīnieks stiprus Žoltoks Keršs. Stiprus. Labā ātrumā iet zonā. Piespēle Keršam. Un centros uzreiz Žoltoks jau bija privāti. Viņš ļoti labi aizdīja iepriekšējo spēli. Tika atzīts par labāko spēlētāju mūsu komandā. Gūda 2 vārtus, izdarīja 1 rezultīvu piespēli. Ripa paliek Latvijas aizsardzības zonā. Ievēroja, ka mūsu pretinieki spēlē ar 3 uzbrucēju trīniekiem Plavuha un Pučers un Bičeks. Pagaidām 4. trīnieks laukumā nav bijis. Varbūt tas tikai pagaidām. Uzbrukumā Cīgers, pirmais trīnieks, Stumpel trīnieks, Boston Bruins spēlētājs, rezultīvākais, labākais Bostonas komandā. Cīgers labā malā un kreisā malā un labajā Kolnīgs. Žoltoks? Nē. Labi nospēlē aizsargs. Lūk. Bīstami. Kolnīgs, tas pats Lubomīrs Kolnīgs, 28. numurs. Un sējais. Jā, Slovāks tiešām vidējā zonā spēlē
ļoti aktīvi, neizdodas pārvērt video zonu pagaidām nevienai, ne otrai komandai. Nu, vienreiz mūsu iekrita aizsardzībā, tā nebija kombinācija, bet gan mūsu jau kļūma. Semjonovs, Boldoveško neizdevās noturēt ripu. Vārds priekšā bija Beļausks, viņš jau gaidīja piespēli. Ātrs uzbrukums. Un tagad Boldoveško. 1 pret 2. Viņam nostūma malā vienkārši. Pukalovičs, pieredzējušies Pukalovičs, kuram ir 36 gadi. Neesmu speciāli pētījis, bet domāju, ka viņš ir viens no vecākiem pasaules čempionāta dalībniekiem. Jā, nu Boldoveško būs šī mačā viņam izdosies, jo Luk Macievskus ar 8. numuru un Boldoveško viņi nedaudz izkrīt no komandas kopējās spēles. Līdz šim pēdējā mačā var pierādīt pretējo. Bondarevs pagaidām, es teiktu, vienīgo vārtu guvējs mūsu komandā. Vārtsargu maiņa pretinieku komandā diezgan negaidīt. Vārtos būs Pavels Rībārs. Jā, nu, godīgi sakot, šis Bondareva metiens bija vārtsargam jāatver, bet kāpēc uzreiz nemanēs, to ļoti grūti pateikt. Krasjān neizskatās, ka vārtsargs būtu gūs kaut kādu savainojumu. Nu, varbūt psiholoģiski neizturējis spriedzi un godīgi parādīt trenerim, ka grib nomainīties. Tātad vārtos ir Rībārs, Pavels Rībārs. Tūlīt viņam pirmais pārbaudījums. Žēl, ka tas pārbaudījums nebeidzās neveiksmīgi. Viņam neveiksmīgi. Macievs aiz borta cīnīsies? Nē. Pakalovičs Sekeres aizsardzībā. Ripa paliek zonā. Tam bija jau nav ātruma. Un noraidījums 2 minūtes mūsu iespēlēs skaitliskā vairākumā. Nu šie vārti neskaitīsies, bija jau svilpe. Tiesnesim gan vajadzēja nosilpt. Noteiktāk. Jā. Tātad 11. minūte, skaitliskais pārsvars. Pirmoreiz šajā spēlē tiek noraidīts kāds no hokejistiem, un tas ir Slovākijas komandas spēlētājs. Laukumā nāk Vītoliņš, Pavlovs Znaroks, Sējais un Čudīnovs. Čudīnovs, kā jau teicu, guvis 4 vārdus, no tiem 2 realizējot skaitlisko vairākumu ar tālu spēcīgu metienu. Vienreiz pa ledu ripu viņš ielidināja vārtos, otrais vārtu augšējā stūrī. Lūk, Tambijevs un panāk savu. Tambijevs ļoti labi nospēlēja. Viņš vispār spēlēja ļoti labi. Lūk, Jans Pardavīs tiek noraidīts uz 2 minūtēm. Jāsāk viss no galas Sējais aiz vārtiem. Naroks. Vītoliņš, pazaudēja ripu. Viņš gribēja biltīgi nospēlēt, Slovāki raitu ārpus savas zonas pusminūti. Latvijas spēlēja vairākumā. Čudīnovs arī aiz vārtiem. Paulovs. Pači pret viņu. Tur cīņa par ripu pie apmaujas. Vītoliņš. Čudīnovs metīs. Neprecīzi piespēle. Ripa netiek zaudēta, bet arī Čudīnovs uzbruk nevarēja izdarīt metienu. Tagad cita kombinācija. Vītoliņš uzreiz met vārtiem. Pēc Paulova piespēles treniņos iespēlēt šī kombinācija. Znaroks. Atkal Vītoliņš lavās pie vārtiem. Jūs šobrīd neredzat ekrānos, viņš ir pie vārta tālākā stūra. Saspēle un Sējais atkal neparocīgi piespēlēt. Čudīnovs. Metiens. Vītoliņš. Arī pats tās pret Slovākijas aizsargu. Znaroks noraidīts būs? Nē, noraidīts nav. Nē, vienkārši tiesnesis pārtrauc spēli. Harijs Vītoliņš. Pirmās maiņas centru uzbrucējs. Šis trīnieks aizdīt čempionātu. Tas ir tiešām ļoti veiksmīgi. Oļegs Znaroks ir otrs labākais piespēlētājs pasaules čempionātā. Būs arī Vītoliņš labāk trāpījis. Diezgan vai Rībārs spētu arī patvērīt iemetienus. Tagad jau vidējā zonā. 30 sekundes vēl Latvijai jāspēlē vairākumā. Vēl var izdarīt uzbrukumu. Kerč. Žaltoks aiz vārtiem. Un
Un pēdējās sekundes Artūrs Irba jau signalizēs sitot ar 0 pret ledus, ka laukumā ir Slovākijas spēlētājs. Neizdevās realizēt šo vairākumu. Līdz šim 76 minūtēs ir izdevies 8 reizes pārspēt pretinieku spēlēt vairākumā. Tagad vienādi sastāvi. Ciprus atdeva arī pretiniekam savā zonā. Vārti. Neredzēja Artūrs Irbs metienu brīdi. Pēc visu spriežot viņš neredzēja šo, jo noreaģēja pārāk vēl. Aizsargs Sekiras gūts panākumu. Artūram laba reakcija, bet šoreiz viņš, pastīsimies atkārtojumā. Cīgers, Denko Cīgers, viņš arī draftēts NHL tāpat kā Kolnīgs. Nu, un Stumpels jau spēlē Boston Bruins komandas labākais rezultātīvais hokejists. Tā, skatāmies it kā no vārdsargu pozīcijām. Nē. Nu, Artūrs metiens brīdi redzēja, bet vai izdevās pielikt? Nu, Cīgers. Komandas kapteinis. Viss sākās ar to, ka zaudējām rips savā zonā iepriekš Ciprus reiz arī. Otrais vadībā izvirzās pretinieks, notiek 14. minūtē. Labi. Laviņš savā stilā spēku paņēmiens ielieto. Poldevečko. Beļauskas jau zonā un tam bija Semjonovs ar ripu. Beļauskis. Apmāna pretinieku, bet aizsargs arī to gaidījis otru. Poldevečko un Poldevečko paliek ripa. Tagad 3 pret 3. Pučers, 4. trīnieks, pirmoreiz iznācis laukumā Slovākiem. Tambijevs. Kreisajā malā uzņem ātrumu, bet apsteigt nevar. Neapšaubām Slovāki arī ir pētījuši mūsējo spēli, kā kurš spēlē, un tam bija jau šie solo gājieni Slovākiem, un viņa trenerim Jozefam Galonkam, protams, ir zināmi. Macijevskis. Tam bija jau viņi diezgan uzmanīgi, tāpat kā vairākumā viņi uzmanīja Čudino un neļauj viņam brīvu mest. Nu, mūsie paši arī divreiz piespēlē, viņam neparocīgi izdarīt. Zona. Seņins ir ātrāk. Jā. Un arī rips tāpat būtu zaudēt, tā ka šī gadījumā varbūt pat labāka zona, jo dropa pārtvēra ripu. 14 minūtes, 18 sekundes spēlēts rezultāts pagaidām ir 1-2 pretinieku labā. Atgādināšu, ka mūsu komandai šajā grupā ir 3 uzvaras, 1 zaudējums, 6 punkti. Šis zaudējums tika piedzīvots mačā ar Itāliju vēl, kad bija čempionāta pirmā kārta. Slovākiem arī 6 punkti, 5 punkti Itālijai un 4 Francijai. Francija spēlēs pēc tam. Vācija, Norvēģija jau ir beiguši spēles šajā čempionātā. Vācijai 4 punkti un Norvēģijai 1 punkts. Tas nozīmē vienu, ka Norvēģija kopā ar Kazahstānu, Poliju un Austriju augusta beigās turnīrā spēlēs par 2 vietām nākamajā pasaules čempionātā. Tad ir jau zināms projekts, kuru apspriedīs rīt Starptautiskās ledus hokeja federācijas kongresā par nākamo grupu sastāvu. Godīgi sakot, ja šis projekts tiks apstiprināts, Latvijas hokeja federācijas pārstāvi Uģis Magonis un Kirills Lipmans gan kopā ar francūžiem un vēl dažiem mēģinās apstrīdēt šo projektu, tad mums nākamajā pasaules čempionātā ir iedalīta vieta D grupā kopā ar Krieviju, Somiju un vienu no jaunajām komandām. Ko tas nozīmē? Tālākai otrai kārtai kvalificējas divas labākās komandas, 4 grupu trešās komandas spēlē par 2 vietām, bet 4. vietas brauc uzreiz mājās. Protams, ka mūsu grupā Krievija un Somija būs favorīti. Bet tas par nākamo gadu vēl rīt šī gada čempionāts. 16. minūte šeit Tamperē, Latvija, Slovākija rezultāts 2-1 pagaidām pretinieku labā. Vairāk gan uzbruk Latvijas hokejs, bet diemžēl rezultāts ir Slovāku labā. Slovākija tā arī spēlē no aizsardzības. Izteikts tāds aizsardzības hokejs. Jā, pilnīgi pareizi. Un tagad atkal bīstam situācija. Nav norādījumi. Žoltoks labi, viņš tik līdz pretinieku uzbrucējiem. Koša. Nevar iet zonā, jo tur ir Žoltoks. Un gandrīz atkal 1 pret 1. Ciprus kļūdījās. Jā, Slovāki to vien gaida. Aizsardzībā viņi nodrošinājuši cik nu vien var un gaida lūk šādas mūsējo kļūmes. Kāds no viņiem dežurē vienmēr laukuma centra zonā un gatavs uz šādiem ātriem izrāvieniem. Pagaidām viņiem tas ir vienreiz izdevies.
Ciprus piespēl Žoltokam. Ciprus un laba situācija. Jā. Laba situācija un Ripa ir vārtos. 17 minūte. Žoltoka piespēle un Aigara Ciprusa gūtie vārti 2-2. Ciprus, ja nemaldos, nebija gūts vārds šajā pasaules čempionātā. Bondarevs arī nebija. Bondarevs, protams, aizsargs. Viņš pirmajās spēlēs bija kā 7. aizsargs. Artūrs Kupaks sāka parasti spēli, bet Artūram daudz noraidījumu bija un arī kļūmes, un treneri izvēlējās apmainīt Bondarevu ar Kupaku vietām. Neleganti piespēle bija. Viņš Žoltoka izpildījumā. Arī labi pauzīt. Viņš nogaidīja, kad aizsargs būs pretī vārtsargam, un tad izdarīja metienu. Tātad pārspējas ne tikai Jaromīrs Dragans, pirmais vārtsargs, kurš uzsāka maču, bet arī otrs Slovākijas vārtsargs, Pavels Rībārs. 2-2. Baldaveško. Tambijevs. Nē, Semjonovs. Visu laiku. Šodien nezinu, kāpēc Tambijevs Semjonov jauc. Beļauskis. Labs ātrums. Bet Beļauskim būs noraidījums būs. Netik līdz Beļauskas un pretspēlētājiem jāiegūst vismaz Rīgas. Semjonovs cīnās. Vilpe. Un šveicietis Reto Bertolotti pārtrauc cīņu. 2 minūtes, Beļauskis spēlēt 16 minūtes 43 sekundes, rezultāts ir 2-2. Beļauskis ir ļoti inteliģents spēlētājs, viņam maz noraidījumi, bet šajā situācijā nebija ko citu darīt. Pretinieks būtu izgājis faktiski 1-1, un kā beidzās šās viens izgājiens, mēs atceramies 6. minūtē Slovāki bija jau vadībā 1-0. Jā, Saša ne tikai inteliģents spēlētājs, inteliģents cilvēks, viņš labi runā krieviski, protams, latviski, zviedriski un angliski. Ciprus mūsu komandā guva otros vārtus. Leonīds Beresnieks, komandas galvenais treneris, tagad mūs iespēlēs skaitliskajā mazākumā laukumā pretiniekam. Iemetienā šobrīd ir Stantiens un aizsardzības pāris ir Pukalovičs un Sekerešs. Sekerešs arī guva vārtus šī spēlē. Tā nav pirmā maiņa. Tā nav pirmā, jā. Žoltoks Tambijevs aizsargājis, Matīcins un Skrastīns. Labi, Slovāki izvietojušies uz zonā. Toties, šīs piespēle bija neprecīza. Žoltoks 2-2, neredzēja Tambiju. Viņš neredzēja Tambiju, nospēlēja droši, bez lieka riska. Minūte 20 vēl jāspēlē mazākumā. Vitoviņš jau laukumā, Laviņš un Čudīnovs, vēl tikai Tambijevs nav nomainījies. Viņš arī mēģina atņemt riku pēc spēlētājiem. Bīstami. Atkal iekrīt mūsu aizsargi. 2-1 iznāk. Sekerešs jau guva otros vārtus Slovākijas komandas labā. Sigers, mēs toreiz sajautām. minūtes 36 sekundes, 2-2. Mūsiem mazākumā jāspēlē vēl minūti un 8 sekundes. Vitoļiņš jau var iemetienā. Pirmā maiņa jau ir Cigers. Stumpels centra un Kolnīgs. Viss paliek Slovākiem. Jauns iemetiens. Cigers mets arī atstāja laukumu. Priekšā bija Artūrs Irbe. Iepinās šajā tīklā. Vēl jāspēlē ir minūte. Mūsu iemaina sastāv Kerčs ar Žoltoku laukumā, Sējies ar Bondarevu. Slovākie paliek pirmais piecinieks. Šī epizode bija pirms kādām 3-4 minūtēm. Nevis tagad. 41 sekundi mazākumā Žoltoks iemetienā un arī līdz Slovākiem. Sekerešs. Tiesnesis ar traucēt. Un brīnumainā kārtā. Jā. Faktiski tukšvārds bija. Jā, nepatīkam pret Slovākiju spēlēt mazākumā. 20 sekundes vēl jāiztur.
Kur atkal vārds priekšā ir Bačs, tas pats hokejs, kurš tikko varēja būt vārds. Mums cenšas aktīvāk jāspēlē, aktīvāk. Viņi gaida Slovāku darbību un pēc tam tikai reaģē uz to. Un līdz ar to pretinieks iegūst pārsvaru. Vēl vairāk bīstam metieni bijuši. Vēl viena bīstama situācija. Latvijas izlases spēlē pilnā sastāvā. Un Beļauskas jau mēģina atņemt dripu. Bet cīņa vēl turpinās. Un tagad pretuzbrukums piespēle vajadzīgi, nē. Žaltoks. Beļauskis. Viņš nevar ripāni pieskārties, būtu iemetiens mūsu zonā. Pēdējā minūte, 2-2 rezultāts Beļauskis. Stemjonovs. Piespēl Boldaveško. Gandrīz Boldaveško arī izcīnīja ripu. Tur divas Slovāka aizsargi bija blakus. Ir labi piespēle, jādod Semjonovam. Jā, nu iztrešdēļ aizvitējusi šādā manierē. Rezultāts ir līdzīgs. 2-2 un spēle arī līdzīga. Atsevišķi momenti bijuši mums, arī mūsu pretiniekiem. Sevišķi pretinieku uzbruk ļoti bīstam, kad spēlēja vairākumā, kad 3-4 labas izdevības bija pēdējās sekundes, jūs redzat 2-2. Jā, 2-2 un tā beidz spēles pirmais periods Latvijas-Slovākijas cīņā. Iespējas spēles temps bija vidējs un pat diezgan lēns, cik nu lēns hokejā tas var būt. Tiesnesis šveicietis Reto Bertolotti, viņam palīdz čeks Vāclavs Českijs un vācietis Tomas Šūrs. Otrā trešdaļa rezultāts 2-2 Latvija-Slovākija. Pirmās maiņas Vītoliņu un Štumpeli piecinieku laukumā. Jā, pirmajā periodā vairāk metienu bija Slovākiem pa mūsu vārtiem 10-6 attiecību, arī mūsiem it kā rīts bija vairāk. Tomēr šādi pretuzbrukumos atzīsim Slovāku uzbruku pat bīstamāk. Vītoliņš cīnās. Znaroks. Preiznieku viņš apēt, bet metiens neiznāca spēcīgs. Oļeks saka, ka viņi ir kavējuši. Tiesnesis nedod noraidījumu. Tā mierīga saruna. Freiburgā spēlē Oļeks Znaroks, Vācijas pirmā līga, faktiski otrā ir Bundeslīga un pirmā līga. It kā turējā viens no aizsargiem Znaroks. Boris Lavrenovs, mūsu komandas masieris, viņam vakar Krastīņš, labs metiens, Vārtsargs pēdējā brīdī pamanīja ripu un tagad... Atkal, ja būtu bijusi piespēle, varēja iznākt 1-1, tur samincinājās Slovāku aizsargi, bet uzbrucējs bija viens pats. Žaltoks zonā, jau zonā. It kā kāja bija uz līnijas, tiesnesis smiņcinājās un beidzot nosvilt. Piemetiens būs vidējā zonā. Priekšplānā Čudīnovs. 4 gūti vārti, 2 piespēles un arī plus-mínus koeficients viņam ir +5. Žaltokam arī viens no labākiem rādītājiem +6. Viņš gan nav spēlējis visās spēlēs, kā mēs zinām, viņš atbrauc vēlāk. 4 mačs aizvadījis Žaltoks. Rādītājs Ciprus cīnīsies. Rips paliek zonā. Maiņas ar Slovāku, maiņa arī mūsiem Semjonovs laukumā, Boldaveško un Beļauskas. Atgādījums situāciju turnīra tabulā. Latvijai 6 punkti, Slovākijai 6-5 ir Itālijā, bet Itālijai vēl arī ir viena spēle ar Franciju, kurai 4 punkti. Ja, šeit ir visādi varianti. Ja mačs beidzās neizšķīt un Itāļu uzvar, tad 3 komandām ir 7 punkti. Tas mums ir neizdevīgi, jo savstarpējās 3 komandu spēles tiek vērtētas. Ja Itāļi neizcīna uzvaru, spēlē neizšķīt vai zaudē, un mēs spēlēm neizšķīt ar Slovākiju, šobrīd rezultāts ir neizšķīts 2-2. Tad 7. vietā ir Latvija, bet ja Latvija uzvar, tad vispār nav nekādu variantu. Mēs esam 7. pasaulē.
Rodrigo Laviņu jūs redzat, viņš labi spēlē šajā pasaules čempionātā. Uzbrukumā Semjonovs, iemetienā Beļauskis un Boldaveško. Laviņš ar Čudīnovu aizsardzībā. Aizsargi. Mūsdienu hokejā nevar dalīties aizsardzību. Uzbrukuma Grūdienas būs noraidījums. Latvija spēlēs vairākumā. Jā, otro reizi šajā mačā. Tur pirms tam nogāž Cipros un pēc tam nogāž vēl viena Latvijas hokejas. Un noraidījums būs 1. Jā, pie laukuma apmalas ir Boldaveško, ja nemaldos, mēs neredzam. To parādīs televīzijas operators Semjonovs vispirms nogāz. Lūk, par šo pārkāpumu ir noraidījums. Tālāk vēl nogāz Boldaveško pie apmalas. Boldaveško gan atstāja tagad laukumu pats saviem spēkiem. Nu, viņam jau ir neliels savainojums. Boldaveško pat vienu dienu netrenējās, neizgāja uz ledus kopā ar komandu. Šoreiz plecs pie apmalas. Viņš no muguras grūda apmalē. Lūk, kāds notiek. Jā, nu šeit, ja nebūtu iepriekšējais pārkāpums, varbūt arī tiesnesis būtu par šo epizodi iedevis 2 minūtes. Bet tagad 5-4, 5 Latvijas izlases spēlētāji, 4 Slovāki. Viss jāsāk no gala. Nevar tā nedrīkst kļūdīties. Naroks jau aiz saviem vārtiem. Pusminūte gandrīz jau spēlēts vairākumā. Čudīnovs. Un arī pats tā zona. Pavlovs atspēlē Sējam. Uz Naroks. Sējais. Uz Naroks. Aiz viņu Pavlovs. Neveiksmīgi piespēle un bīstami. Viens pret Sējais. Pārāk lēni, tieši tāpēc arī neizdodas iet zonā. Nu, jāmaina sastāvs. Latvijai minūte ir spēlēta un praktiski nebijām Smagnē izskatījās šis trīnieks. Lūk, Jānis Svēps. Tagad palīdz Boldaveško. Žoltoks nāk laukumā. Žoltoks, Ciprus, Kerčs aizsardzībās, Krasiņš. Krasiņš un Matīcins. Minūtes vairākumā vēl jāspēlē. Neprecīzi Žoltak piespēle, arī atkal atstājas zonu. Un neveiksmīgi mums ir izdodas vairākumā pagaidām spēlēt Ciprus. 45 sekundes atlikušas. Kerčs, gar apmalu. Žoltaks atstāja Matīcinam. Nu, vismaz beidzot mūsu izvietojušies. Krasiņš metīs? Nē. Matīcins. Pārāk lēni. 26 sekundes vēl. Žoltoks metīs. Vairāk piespēle nekā metiens. Un 18 sekundes atlikušas tikai sodītiem spēlētājiem Slovāku. Mūsiem maina atkal sastāvs. Šis vairākums nav realizēts. Otro reizi Latvija bija vairākumā. Vienreiz spēlējas Slovākijas komandu vairākumā. Žoltoks. Laukumā ierodas 5. spēlētājs Slovākijas vienībā un zona ātrāk ir ieslidojis jau Beļauskis, arī Stabijovs, kas ir uznācis laukumā. Vēl 2 sekundes precīzāk jāspēlē vairākumā, iemetiens vidējā zona. Abi treneri Jozefs Golonko un Vincents Lukačs. Vincents Lukačs runāju Helsinkos veterānu mačā, un tiešām bija patīkami dzirdēt, ka Lukačs izteicās tādu frāzi, pateica, ka agrāk Padomu Savienībā labākie bija Krievu hokejisti Mikailovs, Petrovs, Karlāmovs, Maļcevs, Jašs un citi, bet vislabākais bija latvietis Helmuts Balderis. To teica otrais treneris Vincents Lukačs, bet galvenais treneris Slovākiem ir Jozefs Golonko, kurš arī ir vairākus gadus lieliski spēlējis pasaules čempionātos. Laba piespēle, Semjonovs. Piespēle, pārāk tālu Beļauskim. Semjonovs labi ieraudzīja Beļausku, bet nedēļ precīzi piespēle. Beļauskis būtu 1-1. Mūsu ir cenšas spēlēt plašāk tādējādi veidojot kombinācijas, lai ātrāk varētu pārvarēt viduszonu. Šoreiz varēja būt labs uzbrukums. Slovāki paši iekrita aizsardzībā.
arī jau presings pretinieku zonā. Malē uzbrucēji Pavlovs. Vītoliņš. Piespēles Nārokam, bet Nāroks tieši otrādi gaidīja, ka būs atspēle atpakaļ. Priekš un tagad 2-1. Labi nospēle Normūns. Bet Ripa labi priekšā. Labi, ka tā, labi, ka tā. Plavuka meta garām. Nāroks. Ceturtās piecinieku uzbrucēji. Šeit gan Vītoliņš Pavlovs domāja, ka piespēle partnerim un palaida Ripu garām, kā arī Vītoliņš. Laba situācija bija Latvijai, bet vēl labāk, manuprāt, tikko bija Slovākiem. Jā, šim hokejistam. Plavuka 28 gadus vēc hokejs no Košivas. Cilvēcei gan visvairāk no Trenčinas kluba ir 6. Principā visi hokejisti izņemot Vācu, kurš tagad jau nomainīts, Jaromīru Draganu, viņš spēlē Ziemeļamerikā, bet ne NHL, spēlē Slovākijas klubos un Jozefs Stumpels ir vienīgais Nacionālās hokeja līgas pārstāvis Slovākijas jūrtē, viņš ir Boston Bruins uzbrukuma līderis. Bet Boston šī sezonā spēlē ļoti neveiksmīgi. Sējais. Arī pats tā zona piespēlē jābūt. Žaltoks to gaida Ripa. Nē, tiesnes rāda, ka nav. Spēle vismaz ir kļūst ātrāk salīdzinot ar pirmo. Atsimētot, Leonīds Beresņevs, Māris Baldonieks un Vladimirs Uzdinovs ir devuši tādu spēles plānu mūsu hokejistiem. Te izcīna Ripa Slovāku zonā. Kečs, Sējais. Labi pieliek nulli. Ciprus viens vārds jau šodien guvis. Kečs aiz vārtiem, Sējais gaida piespēli. Mūsies spēlē ātrāk ir kustība un... Jā, un Kečs pārāk ilgi turēja Ripu, jāslido aizsardzībā. Labi, ka Slovākiem nebija spēku, viņi jau gatavojās maiņai. Mūsiem arī maiņa, tam bijos jau laukumā. Bondarevs. Semjonovs piespēl tam Bievam. Šeit viņam Ripu atņem. Pirmais būs Matīcins pie Ripu. Beļauskis, labi. Nevar iet zonā, tur ir Beļauskis. Krastiņam. Kāls Paciets, priekšu aizsaka Kāls Krastiņš un noraidījumu nav. Nav, atkal nav noraidījumu. Tam Bievs. Faktiski pašā priekšā nulli. Aizsardzībā. Bet tur jau gaidīja atkal pie sarkanās līnijas viens no Slovāku uzbrucējiem piespēli. Tam Bievs. Krastiņš un Matīcins jau ieņēmuši pozīciju aizsardzībā. Arī Semjonovs turpat ir. Viņam Ripa. Matīcins. Nāroks lūk tālu piespēles un uzreiz mums jau ir pretinieku zonā uz Nāroks. Vītoliņam neizdevās. Ripa neaizgāja līdz Vītoliņam. Tomēr tā ir mūsēji. Jāmet. Čudīnovs. Galvenais nezaudēt Ripu, pretinieki bija 2. Nāroks. Tur savanam būs viens no mūsu hokejistiem. Šķiet Ripa trāpīja. Nu, ļoti nelaimīgi. Tieši Nāroks ideālā situācijā un tiesnesis ir apturējis spēli. Pavlovs guļ pie vārtiem. Bet Nārokam Ripa bija, faktiski... Jā, bet, protams, ne jau Pavlovs tīšām. Tur iepriekšējā epizodē, kad tika raidīts Ripa uz vārtiem, tā trāpīja Pavlovam. Nu jā, katrā ziņā tiesnesis nosilpa tad, kad varēja to nedarīt, jo mūsiem bija fantastiski labi iespēja. Lūk, šis brīdis, kad pa kāju trāpīja Ripa un vēl Vācaks iesits mūsu uzbrucējiem. Septiņas minūtes jau spēlēts 2-2. Pavlovs Ribārs, Slovākijas izlases Vācaks. Jaromīrs Dragans acīm redzot neizturēja spriedzi, jo savainojumu viņam nav. Viņš kļūdījās. Pirmos vārds mūs ieguva Bondarevs ar metienu, kad Ripa bija jāatver. Kolnīgs atkal uzvarēja šajā iemetienā pret Žaltoku. Iemetiens viņā pārsvars diezgan liels bija pēc pirmā perioda 12-4 Slovākijas labā. Žaltoks. Kerč. Aizsargam Čudinovam. Žaltoks. Un jāmet.
Neredzēja Ripijas vārds priekšā. Kerčs. Žoltoks. Labs dribls ir Žoltokam. Tagad aizsardzībā. 2-2. Slovāki izdara maiņas, tāpēc šis uzbrukums arī negūst turpinājumu. Ripa ir mūsu hokejistiem. Žoltoks. Labi piespēle 1-1. Nē, Kerčs nestrādā Ripa kā nāk. Jā, mūsē tiešām ir mainījuši spēles manieri. Otrajā trešdaļā viņi ir ātrāki, izdara vairāk piespēles, īpaši jau diagonāls piespēles, ātri pārējot vidējo zonu, pretinieku zonā iekļūst, un līdz ar to bīstamāks kļuvuši visi mūsu uzbrukumi. Katrā ziņā vairāk kārt otrajā periodā Latvija ir uzbrukusi bīstamāk. Viens bīstams uzbrukums bija tikai Slovākijā. Uzmanīgāk spēle ir arī aizsardzībā. Semjonovs. Semjonovs tad ir ļoti labi spēle iemetienos. Viņš ir labākais mūsu komandā. Viņš un Oļegs Znaroks. Znaroks ar Lando zaudē Itālijā. Tā pārējās spēlēs viņš vairāk izcīna Ripu nekā zaudē iemetienos. Tagad noraidījums mūsu komandā. Latvijai. Ripa turam Irbem un 2 minūšu sods, kad spēlēts 8 minūtes 29 sekundes. Un Bondarevam pirmo vārdu guvēja mūsu komandā. Rezultāts ir 2-2. Reto Bertolotti Šveica galvenais tiesnesis. Bondarevs noraidīts. Otrs noraidījums Latvijas komandai ir 2 arī bijuši Slovākijai. Otrajā periodā ir. Pa vienam noraidījumu katrai komandai katrā trešdaļā. Latvija pagaidām nav izmantojusi skaitlisko vairākumu. Slovākija ļoti bīstam uzbruka pirmajā periodā, kad bija noraidīts mūsu hokejists. Kas mums aizsargājās? Krasiņš, Semjonovs, Stambijos un Matīcins, jā. Pirmā maiņa Slovākiem atkal laukumā. Stulpels, Kolnīgs un Cīgers. 2-2. Semjonovs. Tev vajag steigties tev. Krasiņš. Mierīgi izspēlēja Stambijovam, iegūts laiks. 20 sekundes. Šeit Matīcins. Ļoti spēcīgs metiens. Atkāpās, lai ir redzētu metienu. Mūsiem mazākumā līdz šim ir zaudējuši 5 vārdus, un starp citu gūši 3 vārdus spēlēt mazākumā vairāk nekā kāda cita komanda, jau kāda cita komanda pasaules čempionātā. Jāizstāvas minūte 20 sekundes mazākumā jāspēlē. Mūsie jau izdarījuši maiņas pārkāpums pēc Paulovs izcīna savai komandai skaitlisko līdzsvaru. Viņš aktīvi rāvās uz priekšu un Cīgers izdarīja pārkāpumu. Un turklāt viņš vēl saņem 10 minūšu sodu par nedisciplināru uzvedību. Tas ir labi. Cīgers ir viens no labākajiem, ja ne labākais pretinieku uzbrucējs. Arī jā, kreisajā malā. Tātad 2 plus 10 minūtes Cīgeram pirmās maiņas, kreisās malas uzbrucējam. Pavlovs arī jau krita tā diezgan demonstratīvi, bet pārkāpums bija. Protams, ka bija. 2 plus 2 minūtes ir Cīgeram. Un tas pat vēl ir labāk nekā bez. Jo, ja 10 minūtes, tad jūs zināt, ka var nākt laukumā cits spēlētājs. Bet tagad 2 plus 2. Bet pagaidām laukumā pa 4 spēlētājiem. Mūsu komandā Vītoliņš Znaroks, Čudīnovs un ceturtais ir Laviņš. Aptuveni vēl minūte. Mums ir spēlējuši 4 vīru sastāvā un pēc tam jāspēlē 3 minūtes kopā vairākumā Laviņš, Čudīnovam. Tagad nevajag steigties. Čudīnovs. Gandrīz atstāja arī pretiniekam. Piespēle Laviņam. Šeit Rodrigos. Un tagad var būt labs uzbrukums, 3-2. Vītoliņš. Vārtsargs neveiksmīgi. Vārti! Znaroks izcīna, atkal izcīna, gluži kā Eindhovenā. Izcīna panākumu. Neveiksmīgi nospēlēja Vārtsargs. Vītoliņš iegāja zonā, izdarīja metienu. Vārtsargs ir pasita un Oļegs
cīņā bija pirmais. 10. minūte, 3-2 Latvijas izlases labāks komandas spēlēja. Vienādos sastāvos pa 4 laukuma spēlētājiem. Labs metiens bija arī. Labs metiens Vitoļiņam un Znaroks burtiski izcīņa šo cīņu starp 2 pretinieku aizsargiem. Turpat labi vēl uzmet. Kritienā vārtsargs netiek kājās. Tieši zem vārtu, kā teiks, pārlikt. Pirmo reizi Latvija vadībā šīs dienas spēlē 3-2. 10 punkti jau Znarokam. Viņš ir rezultatīvākais tagad mūsu komandā. Kopumā pirmajā vietā bija Čehi, Vujteks un Prohaska. Viņiem bija 12 punkti. Nu, tās komandas, kas spēlēs finālā, saprotams, tam būs iespējams vēl vairāk punktu dabūt, teiksim, Nīlanderem. Jā, protams. Bet pēc piespēlēm Oļegam visvairāk rezultīvu piespēļu 7 kopā ar Pāvelu Pateru no Čehijas. Tambijevs? Tā ir statistika uzbruk Tambijevs. Visai nedroši tāds spēlēt, starp citu ir Ribars. Vārtsargs. Pēc iespējas vairāk jāmet. Sējies cīnās. Tambijevs. Laviņš. Laviņš neredz Ribu pats. Piespēli, jādod piespēli Semjonovs. Latvija pilnā sastāvā, bet bīstam uzbruk Slovākiju. Pučers labi nospēlē, atņēma Ripu mūsu kontekstam. Tik un tā mums ir pārāk ilgi savā zonā bija un zaudēja Ripu. Tagad būs skatiskais vairākums 39 sekundes. 39 sekundes laukumā Matīcins Krastiņš no aizsargiem, uzbrucējiem Žoltoks, Kerčs un Ciprus. Lūk, kā guva Oļegs Znaroks vārds. Kā teiks vārds Znaroks stilā. Galonka un Lukārs. 10 minūtes 36 spēlēts otrajā periodā. Žoltoks maiņa laukumā. Šoreiz Sergejs uzvar iemetienā. Pusminūte vēl jāspēlē vairākumā. Matīcins. Mums ir zonā. Kerč. Labi. Kerč. 14 sekundes vairākumā jāspēlē. Tur Žaltak grūž vārtu priekšā. Protams, vārds priekšā cīniņš ir. Žaltaks tur atgriežas. Jāuzmet uz vārtiem. 5 sekundes palikušas. Nav metienu. Slovāki pilnā sastāvā. Nespēlēja vēl otrs, tagad 2 minūtes. Vēl 2, jā, pareizi. Pirmais sots ir beidzies. 2 minūtes sots. Tagad sākās otrs minūtes 2 Cigeram. Cigers izrunājās un par to saņem 2+2 soda minūtes. Znaroks. Vēl Žoltoks nav nomainījies no iepriekšējā trīnieka. Un Rip paliek zonā. Pāla un Nogārs. Krastiņš. Nav metienu. Žoltak piespēle Znaroks. Tagad aizsardzībā. Čudino. Labi nospēlēja Čudino. Vitoļiņš. Parasti Vitoļiņš iet zonā. Znaroks. Nav kam piespēlēt viņam to brīdi. Ripa paliek zonā. Čudinovs labi nospēlē. Tagad gan ne. Pārāk ilgi viņš domāja. Znaroks lido nomainīties. 45 sekundes jāspēlē vairākumā. Nē. Pāri zonām. Pāri no savas aizsardzības zonas. Nu labi, kā esam vadībā 3-2, bet šajā vairākumā atkal aptuveni jau spēlēts 2 minūtes vairākumā. Nebija tāds bīstams metiens. Mainās. Tambijevs jau laukumā ar Semjonovu un Beļauski. Arī Vitoļiņš viņam 8 rezultātus punkti. 42 sekundes vēl jāspēlē vairākumā. Semjonovs iemetienā un pārdevīs. Semjonovs uzvar. Viņam labākais rādītājs šajā jomā Latvijas komandā.
Bijos. Ripa paliek zonā Laviņš. Metīs. Ripa vārds priekšā un Slovāki to raida ārpus savas zonas. Vēl 20, jau mazāk sekundes jāspēlē vairākumā. Bīstami, kļūdu, uz līdzenas vietas kļūdu. Labi, ka tā. 4-3 jūs redzat, un Slovākija spēlē pilnā sastāvā, tam bija jau sāk uzbrukumu. Neizjās realizēt skaidrs, ko vairāk, un Beļauskas iet zonā, tam bija jau Semjonovs, Sejējs un Čudīnovs, mūsu piecinieks Ripai tam bija. Semjonovs labi apspēlē. Un laba piespēle. Pēdējā brīdī Vārtsargs. Tev paspēja traucēt tam bija. Tagad 2-2 Slovāki. Ne, nav pirmās piespēles. Sejējs cīnās. Ripa paliek pretiniekam. Tam piespēle vārds priekšā bija. Ciprus Kerčs. Pats mēģinās atvest, neizdodas. Cīgers, Štumpels un Kolnīgs laukumā. Pirmais trīnieks Slovākiem. Un atkal spēles temps ir lēnāks kļūst. Daudz lēnāks nekā tas bija otrā perioda sākumā. Ripa mūsu zonā. Normāls Sejējs. Atkal Ripa paliek zonā. Tas statistiski mūsējie šobrīd stāv. Kolnīgs piespēlēja Cīgeram. Sejējs viņu kavē. Un beidzot Ripa ir atņemta Žoltoks. Bīstami. Kerčs. Viens pats iet, pārējie nomainās. Vairāk kā minūte spēlē šis trīnieks, pusotru minūti, tāpēc arī bija jāizdara spēlētāja maiņa. Znaroks. Arī Vītoliņam. Vītoliņš, Krastīņš. Un Vetiens piespēle un nogāž. Nē, tiesnes tāda nebija. Oļegs Znaroks it kā nogāž. Spēks divcīņi vārds priekšā. Krastīņš atkal ļoti labi nospēlēja otro reizi. Vītoliņš piespēlēs. Pats aiziet aiz vārtiem. Un tagad piespēle Znarokam, bet tur ir cīņa. Znaroks cīnās ar dropu. Šeit veidojas vairāk tādas divcīņas, vismaz 3 pie apmalis. Mūsiem Ripa, Pavlovs. Tagad jau metīs. Jā, Vītoliņš. 15 minūtes, 45 sekundes spēlēts, 3-2 vadībā Latvijas izlase. Noraidījumu nav, Vītoliņš ar Ripu. Beļauskis. Nu, arī Beļauskis pats paklūp. 2 spēlētāji pēc kārtas. Bīstami. Labi, ka tā, ātrie uzbrukumā. Tam Bijevs. Viņš var aizmukt no pretspēlētājiem. Var, bet šeit viņu labi apstādīt. Bet laba piespēle. Semjonovs. Vēl viens metiens. Beļauskis. Čudīnovam. Jāmet. Un Ripa atsist. Vārti. Nē, pēdējā brīdī. Fantastisks moments bija. Nu, tam bijām neveicās. Semjonovs varēja gūt Ripu, tam Bijevs iemest Ripu pretinieku vārtos. Bet viss atkal sākās pēc spēcīga Čudīnova raidījuma pa vārtiem. Skatītāji jau aiz vārtiem lec gaisā. Tas ir diezgan tālu no mūsu komentētāju vietām. Lūk, Čudīnova metiens, Vārtsargs atsist, te klāt ir Semjonovs. Un tam Bijevs, bet tam Bijevam neļauj izdarīt metienu pa vārtiem Pukalovičs, pieredzējušies Pukalovičs. 36 gadu viņam ir. Un tam Bijevs pārāk tūbīja vārds Stabiņš, jau vārds Stabiņš glāba Slovākijas komandu. 2-2. Gatis. Turklāt viņš bija aizspējis līdz zonā, labi aizsardzībā pagūda Beļauskas. Čudīnovs atņem Ripu. 3,5 minūtes. Čudīnovs. Riskanti piespēle, labi, ka viss beidzās labi. Mūsiem mainās, Ripa pretiniekam. Čudīnovs. Tam Bijevs ļoti ilgi jau laukumā, viņš tagad mainīsies, arī Beļauskas, Kerčs laukumā, Žoltoks, Ciprus. Tagad atkal cerībā uz izgājienu 1-1. Tur labā ātrumā uz priekšu
slīdo plavūkā, un ja viņš saņem precīzi piespēli, mūsu aizsargiem ātrums bija mazāks, būtu izgājums 1-1. Pirmā trešdaļa beidzās neizšķirt 1-1, tagad 3-2 Latvijas izlases labā, kad spēlēts 17 minūtes 3 sekundes. Neapšaubām mums otrajā periodā bija daudz vairāk izdevību nekā Slovākijai. Slovākijai faktiski tikai 1-2 labas izdevības. Latvijai bija, kā nu pats tas bija epizodē, Medis Simjonovs, Medšudinovs, Stampijevs. Zoltoks, viņš arī atstāja zonu. Bondarevs aiz vārtiem. Slovāki neuzbrūk aiz vārtiem. Tagad labā ātrumā ripa ir Zoltokam. Zoltoks tehniski slido. Tehniski arī viņam labs dribls ir. Nu, nevēl viņš šo sezonu nostiprinājis Otavas Senatoru sastāvā, pamatsastāvā. Bondarevs ar Sēju šobrīd aizsardzībā spēlē. Apslido Bondarev un bīstams moments vārds priekšā. Un atkal labi, Slovākijas hokejs metiens. Vārti ir, bet šoreiz nebija glābējs. Atklāt runājot, 3-3. 17 minūtes, 46 sekundes spēlēts 3-3. Varbūt, ka Bondarevs pieskārās šai ripai, bet to mēs tūdaļ redzēsim atkārtojumā. Nu, žēl, otrajā periodā mūsēs spēlē labāk. Un 2 minūtes pirms perioda beigām Slovāki panāk izlīdzinājumu. Jā, nu ir kļūda. Šoreiz Arturs kļūdījās. Baka aizsargs. Baka gūst vārtus. Bet atvaram ir tāds teiciens, ka tiklīdz es zaudēju vārtus un atsāks spēli no centra, es aizmirsu epizodi par to, kā bija piedzīvot neveiksmi, var domāt vakarā guļot gultā. 3-3. Liela spriedze, tāda iekšēja spriedze ir šajā tā ir mačām. jūtam laukumā. Znaroks. Krasniņš pašaizliedzīgi nospēlēja Slovāku aizsargs. Nu, mēs jau teicām, ka, protams, 7. vieta ir ļoti godpilna. Tas arī ir uzaicinājums uz starptautiskiem turnīriem. Tas ir arī finansiāli, protams, daudz izdevīgāk, jo 7. 8. vieta no Starptautiskās ledus hokeja federācijas saņem 550 000 Šveices franku, 9. 10. 11. 175 000. Kamēr šī pauze, es varbūt pateikšu, kā tad pēc tā projekta nākamajā sezonā, nākamajā pasaules čempionātā, kā tiks sadalīts komandas, ja rīt kongresā tas tiks apstiprināts. Rīt kongresā iespējams arī diezgan daudz izmaiņas spēles noteikumams, par to mūs informēja Latvijas Hokeja federācijas prezidents Uģis Magonis. Tātad D grupā Krievija, Somija, Latvija un viena no komandām, kas būs pirmās 2 vietās turnīrā, kurā tiksies Norvēģija, Kazahstāna, Polija un Austrija. A grupā Čehija, Vācija, Baltkrievija, Japāna. Tātad ļoti viegli pretinieki Baltkrievijai salīdzinoši. Savukārt B grupā Kanāda, Itālija, Slovākija un viena no jaunpienākušām komandām. Un C grupā ASV, Zviedrija, Francija, Šveice. Pirmās 2 komandas kvalificējas 2. kārtai. Katras grupas 3. vietas ieguvēja savstarpēji izcīna 2 vietas un 4. vietas ieguvēja brauc uzreiz uz mājām. Mūsējie spēlēs Bāzelē. Formula vēl nav galīgi apstiprināta Slovākija. Jā, tas šis ir projekts. Mūsu federācijas pārstāvji būs pret šo projektu, arī francūži būs pret. Nu, bet kā beigsies balsošana, redzēsim tikai rīt, kad kongresa pirmā dienā lems par nākamo pasaules čempionātu. Bet šeit spēlēts 18 minūtes 43 sekundes un rezultāts ir neizšķirts 3-3. Bet teikt, neguvām 4. vārtus un ielaidām paši 3. Tam bija jau. Sākām 3. otro periodu. Pēdējā minūte 2. periodā. Atkal bīstam uzbruk Slovāks. Semjonovs. Rīps trāpīja pēc Tāpat pirmā maiņa, Cīgers, Štumpels, Kolnīgs. Tagad nomainās Slovāki, mūsiem Beļauskis. Piespēl Semjonovam un Ripa ir vārtos. Ripa ir vārtos.
Beļauskis, Semjonovs, 4-3 Latvijas izlases labā, kad spēlēts 19 minūtes 22 sekundes otrajā trešdaļā. Skaists vārds, un es teikšu atklāt diezgan negaidīts vārds, bet jau patīkamāk. Faktiski vārds nenokā. Semjonovs gūs savus otros vārdus čempionātā. Beļauskis izdarīja piespēli. Negaidīt īstenībā ir vārds priekšā. Semjonovs negaidīt pretinieka aizsargiem un precīzi metiens. Nu, arī šoreiz teikšu atklāt vārds, tad nebija nekas labējis. Jā, Beļauskim piespēle un Kerčam. Beļauskim 6. punkts. Kerčam arī. Kerčam 7. punkts. 38 sekundes vēl jāspēlē. Kerčs iemetrības zonā. Jānosargā vismaz pārsvars pirms 3. perioda. Semjonovs pirms tam bija gūs viens vārds, tā kā tur kļūda. Ir otrs viņa panākums čempionātā. 4-3 Latvijas izlases labā. Šī periodā 3-2. Abas komandas pieļauj kļūmes aizsardzībā. Spēle ir saspringta, un šī saspringtā gaisotne ir jūtama. Arī Cecins komentētājs tribīnēs, Slovāks strādā komentēs, un arī laukumā ir jūtams saspringtinājums. Viss otrais periods ir beidzies. Latvija 4-3 pagaidām pārspēja Slovākiju, un pēc īsa pārtraukuma mēs turpināsim pārējot par Latvijas izlases, nu jau pēdējo periodu šajā pasaules hokeja čempionātā Somijā. Vārā. To visu varēja uzzināt hokeja muzejā, Somijas hokeja muzejā, kas ir šeit Tamperes sportpilī. Tur ir ļoti daudz interesantas lietas, līdz pat no 1800. gada. Bet laukuma centrā jau ir Harijs Vītoliņš, Oļegs Znaroks un Paulovs. Protams, iemetienā cīnīsies Znaroks, kaut gan tagad es skatos Vītoliņš, Paulovs, jā, Oļegs arī ir Oļegs Znaroks. Galvenais tiesnesis Reto Bertolotti pēdējā trešdaļa Latvijai šajā pasaules čempionātā, un mūsu komanda ir vadībā 4-3 mačā ar Slovākiju. Pēdējā 8. spēle un pēdējā trešdaļa 4-3 Latviju vadībā. Nu, ja beigtos šī spēle, mēs būtu gandarīti jau tagad, jo tad ir 7. vieta. 7. vieta čempionātā, kad braucot uz šejien, daudz domā, ka tikai mūsu komanda neizkrist no A grupas. Es domāju, ka debitantiem ten nav izdevies tik labi nospēlēt. Vītoliņš neizdevās pacelt ripu, Zanaks turpina cīņu. Ripa jau Paulovam. Metiens. Asmeņš. Vārds priekšā cīnās Zanaks un izgrūsti vārds. Izgrūstīti vārdi cīniņā. Oļegs rāda, ka to ir izdarījis Slovāku hokejas pēc tiesnesis. Tā nesaskata un nekāds pārkāpums šeit nav. Oļegs Znaroks, komandas kapteinis un arī viens no komandas līderiem. Trešo vārtu autors sacensībās. Vītoliņam tā īsti neiznāk metiens, pēc tam neļāva mest arī. Paulovam neļāva mest, Narokam. Lūk, Oļegs Znaroks, viņš kļuvis 3 vārdus čempionātā, izdarījis 7 piespēles, 10 punkti. Viņam ir tikai 4 soda minūtes. Un tiesa, ka plus-mínus koeficients ir -1 šobrīd. Šādā spēlē vienu gūt vārdu var daudz ko izšķirt, ja sevišķi Latvijas tos gūst 5-3, tomēr ir paliek 5-3. Nervositāte ir jūtama, to jau teicām. Piespēle, nebija piespēle. Žoltoks jau gaidīja šo piespēli. Kerčs, metais vārtiem. Rips paliek zonā. Kerčs. Žoltoks 1-1. Fantastiski. Nepaveicās šoreiz Žoltokam. Pirmo reizi neiemēt un otrais bija vēl labāka situācija. Noslīdē Rips burtiski no hokeja nūjas lāpstiņas. Reālākā iespēja būt. Galonka, galvenais treneris. 5. vārds atvainojot. Sergejs Žoltoks. Tāpat nevietās kā Harijam Vītoļam mačā ar Kanādu, kad mums ir vadībā 3-1, būtu 4-1. Diezin vai Kanāda panāktu izlīdzinājumu. Starp citu, gan Kanāda, gan Zviedrija, kad spēlēs finālā, ar mūsiem spēja panākt tikai neizšķirtu. Lūk, noslīdēja. Noslīdēja arī praktiski tukšvārds un vārds golēja. Turpmāk gan Kanāda, gan Zviedrija atspēlējās. Vadībā bija Latvijas izlase. Pusotru minūtes spēlēt pēdējā trešdaļā, joprojām 4-3 Latvijas izlases labā. Dabījevs,
Onos arī cīnījās, bet zaudēja ripmosēs. Tam bija ļoti labi iesākt čempionātu, pēc tam kādas 2 spēles viņam bija neliels nogurums, bet šodien atkal ļoti aktīvs ir Leonīds Tambijevs. Katrā ziņā viens no labākajiem mūsu uzbrucējiem. Cerēsim, ka Latvijas izlase sāks spēlēt vēl labāk. Ir kāds fakts, Latvijas sāk šo spēli pulksteni 16, gan pēc vietējā, gan pēc Latvijas laika. Un visas veiksmīgākās spēles šajā čempionātā bija vakarā. Gan ar Kanādu, gan ar Zviedriju, gan ar Norvēģiju, gan ar Vāciju, gan ar Franciju. Un tikai 2 zaudējumi pirmajā dienā tieši spēlēs, kas sākās dienā. Vladimirs Jūzinovs, ka Allaš kaut ko pieraksta, mūsu komandas konsultants neapšaubām. Viņa klātbūtne šeit ļoti palīdz mūsu izlasei. Iemetiens mūsu aizsardzības zonā, jā, un arī bēdīgā spēle ar Baltkrieviju, kad Latvijas zaudēja un neiekļuva olimpiskajā turnīrā. Vismaz pēdējā turnīrā, kur izcīnīja šīs ceļzīmes, tā arī notika dienā. Latvijai beidzās neveiksmīgi. Bet tagad nāk vakars un jācer. Šeit spēle ar augstu paceltām nojām. Norādījumi, protams, nav. Iemetiens Paulovs. Lūk, viņa rādītāji. Iemetiens faktiski pie centra līnijas. 2 minūtes, 3 sekundes spēlēts šajā cīņā. Sējais neveiksmīgi trāpīja arī kādam no slovāku hokejistiem. Paulovs cīnās. Laba piespēle. Un labs metiens, vārti. Stumpels, Boston Bruins uzbrukuma līderis Jozefs Stumpels. Ir atvairīja šo ripu, un tur mūsu aizsargi nepārāk veiksmīgi nospēlēja atkal. Stumpels bija pirmais pie šīs atvairītās ripas, un ko neizdarīja iepriekš pirms aptuveni minūtes un pusotru. Žoltaks to izdarīja Stumpels. Bondarevs netika klāt. Starp kā aizsargiem ripa ielidoja vārtos, starp Arturu Rību Kaspri. Šis elements atceros tajā pašā Šefildā no tiem 7 vārtiem, kad bija 5 izgājumi visreiz. Tā tika raidīta ripa, jo Slovāki bija izpētījuši Artura Irbes spēles manieri. Un arī tagad tieši tā nospēlēja Stumpels 4-4. 4-4 un atgādina, Latvijā neizšķirt diezin vai dar. Ja vien Itālija, saprotams, nenospēlē, neizšķirt vai nezaudēja Franciju, kas maz ticams. Ciprus būs pirmais, taču ir pārmetiens 4-4, bet spēlēts ir tikai 2 minūtes 47 sekundes pēdējā trešdaļā. Ļoti saspringta. Liela spriedze, lūk, Vladimirs Jūzinovs, Leonīds Beresņevs, Rejo, mūsu komandas tūls, Harijs Vītoliņš. Blakus viņam Normunds Sējējs. Viņi vienmēr dzīvo kopā vienā izsaka Vladimirs Jūzinovs. Ļoti populārs Somijā un turku vispār populārākais turku iedzīvotājs. Arī pats tā zona. Iedzīvotājs tāpēc, ka Jūzinovs nopircis māju viņam uz savas. To es stāstīju iepriekš. Bet tagad 2 minūtes 54 sekundes 4-4. Mūsiem Žoltaku maiņa laukumā. Pretiniekiem ir 3. piecinieks. Januš centrā, Bardevijs un Stanciens malās. Bīstami, labi, ka tā. Kerčs. Neizdevās piespēlēt Ciprus, bija labā pozīcijā vārds priekšā. 2-1. Neatgriežas Žoltaks aizsardzībā un pārtver šo ripu. Labi piespēle Kerčam, tikai viņš neuzspēja. Kerčs neuzspēja ripu. Un tā jau ir pretiniekam. Mūsu komandā maiņas, Semjonovs. Tam bija uz laukumā jau ir. 4 pieciniekiem joprojām spēlē Latvija. Bīstam mūsē tieši maiņas sastāv. Slovāki samīcinājās. Beļauskas. Tam bija Jevs. 3-3.
Aizsargs labi nospēlēja pret Beļļauskas spēku paņēmiens bija. Un Čudinovam. Kontakts iet zonā, norādījumu nav, tāpēc, ka nav pārkāpuma. Čudinovs. Tambievam. Atkal Tambijevs kreiso malu. Tambijevs spēlē kopā tagad ar Beļļauski. Tad ir nomaiņas, bet Macijevskis neiznāk vairs laukumā un Seņins. 3 trīniekos mūs iesākuši spēlēt pēdējā periodā. Sējais Bondarevs un pirmais uzbrucēja trio Znaroks, Vitoļiņš, Pāvlovs. Pārāk spēcīgi šī piespēle un iemetiens būs mūsu aizsardzības zonā. 4-4 spēlēts 4 minūtes, 44 sekundes un rezultāts ir neizšķirts. Arī Slovākiem pirmā maiņa, Štumpela maiņa. Štumpels, Kolniks un Sīgers bīstamākie spēlētāji. Kolniks guva pirmos vārds, Sīgers otros vārds un Štumpels ceturtos. Tad 3 no 4 vārtiem, nu viens guva aizsargs Babka. Golonka. Galvenais treneris Slovākijai. Sējais. Bondarevs. Vienkārši izmet ripu no zonas. Pāvlovs par to cīnās. Un labi. Znaroks atspēlē aizsargam Bondarevam. Vārds priekšē 3 mūsu, hokejs 3 Slovāku un ripa ir Vitoļiņam. Metiens. Ripa liek Pāvlovam. Vēl viens metiens vārtiem šoreiz garām. Labi nospēlē Ribars. Jā. Mūsu aizsargi uzmanīgi, neļauj iesākt uzbrukumu. Kerčs, Ciprus, Žoltoks. Kerčam ripa. Piespēlēs Žoltokam. Nu, apkārt bija viņam 4 pretspēlētāji, grūti to izdarīt. Pukālovičs iesāk uzbrukumu. Neprecīzi piespēle. Iemetiens būs Rībara aizsardzības zonā. Kālis Krastīņš, Jurzīnova audzēknis. Jā, runājot par Jurzīnovu, slavenais Krievu treneris Anatolijs Tarasovs savulaik teica par Jurzīnovu, ka Jurzīnovs ir apgāzis 2 priekšstats par hokeju. Pirmais, ka tas nav izcils hokejs, kurš nedzer. Vladimirs Jurzīnovs nedzer un spēlē ļoti labi. Un ka hokejs var mācīties tikai fizkultūras institūtā. Tā teica Anatolijs Tarasovs, nevis es viņu vienkārši citēju. Vladimirs Jurzīnovs ir beidzis Maskavas valsts universitātes žurnālistikas fakultāti. Ļoti viņš palīdzēja mūsu komandai. Tāpat kā tiešām daudz darba ieguldījis Leonīds Beresņevs un Māris Baldonīgs, mūsu komandas treneri. 4-4 spēlētas 6 minūtes pēdējā trešdaļā. Var spēlēt. Matīcins. Gandrīz pieliks Ciprus. Nu, ir mainīja virzienu. Garām vārds tā viņam aizslīdēja. Kerčs. Mūsu iepriekšīgo pretinieku zonā. Un tagad galvenais aizsardzībā. Matīcins ir lēnāks, bet viņš neļauj izvirzīties uz priekšu pārdevījam. Mūsiem mainās. Ciprus. Laba piespēle Tambievam metiens. Labi spēlē Vārtsargs. Jā, arī pats ir iespēlējies. Mūs ir neizdevās. Ripa atstāja zonu. Čudinovs. Tik līdz mūs ir ātrāk. Tā ir uzreiz bīstams situācijas pie vārtiem uz Slovāki. Piespēlē vārds priekšā partnerim tur. Tambievs nepagūs. Jāspēlē, nebūs pārņem. Beļļauskas metās ciņā šeit, viņa pietur, Tambijevs. 1 par 2, Ripa paliek zonā. Un? Tambievam. Viens uz otru skatījās Tambijevs. Labi spēlē Tambijevs. Tambijevs. Aizsardzībā. Viens mūsu aizsargs. Nu, labi, viņš paguva atpakaļ. Labi nospēlēja Artūrs Sīm un arī Rodrigo Laviņš nobloķēja tomēr metienu. Bičeks izdarīja metienu pa vārtiem. 18 gadus jauns puisis. Jā, tas pats Bičeks, kas iesits pa galvu pirmajā periodā Irbe. Jau 7,5 minūtes spēlēts.
4-4. Latvijai bija vairākas labas izdevības. Nu, žēl, ka trešā periodā mēs zaudējām vārtus Sejes, Bondrevs. Pirmais piecinieks Latvijai un pirmais arī Slovākijai. Iemetiens Artur Irms aizsardzības zonā. Iemetienā būs Oļegs Snaroks. Līdz šai spēlē viņš uzvarējis 81 iemetienā, 69 zaudējis, 54% uzvaru. Labākais rādītājs mūsu komandā pret viņu. Oļegs atkal bija labāks un mūsie uzbrūk. Pirmā mājiņa spēlē arī Slovākijai. Arī Slovākijai ir 3 trīnieki pēdējā periodā. Vītoliņš. Pavlovs. Un Bābka. Ripa atstāja laukumu. Atstās pret apalu un pēc tam pārtāja maiņas. Žaltāk piecinieks nāk. Arī Slovāku maiņas sastāv. Jau 8 minūtes spēlēs. Tāpēc šodien Tamperē ir skatītāja rekordskaits, tātad vismaz oficiāli paziņot 7287 kopā. Šajā vecākajā Somijas ledus arēnā varbūt 8000 skatītāji. Nu, galā labākās, faktiski labākās otrās grupas komandas, kas cīnās par 7. vietu, spēlē Latvijas, Slovākija. Bet kopumā čempionāta klātienē jau noraudzījušies 406 000 skatītāju. Vidēji tas ir 9500, nu tā apmēram 9500 vienā mačā. Protams, vairākums tas ir Helsinkos, lielajā arēnā, kur spēlē Somijas izlase. Bet arī Latvijas izlases mači tiek itin labi apmeklēti, jo Latvijas izlase ir iegūst atzinību ne tikai speciālisti, bet arī līdzjutēju vidū. Kerčs. Nedrāp Ripai. Labi, ka vispār jau viņš iesita pretiniekam par roku, to galvenais tiesnesis nepamanīja. Bertolotti, Reto Bertolotti. Bīstami. Šeit tātūs iziet no vārtiem. Kerčs piespēl Žoltokam. Pats Žoltoks iet zonā, viņu tur. Nav pārkāpumu. Pārkāpumu nav. 8 minūtes 55 sekundes spēlēts 4-4. Tam bija jau laukumā. Labs metiens. Nešķits mūsu komanda apmierina tikai tādā gadījumā, ja arī Itālijā Francija spēlē nešķits vai zaudē, bet šis mačs notiks pēc mūsu spēles, tā kā neko mēs nevaram zināt un ir vajadzīga uzvara, lai iegūtu 7. vietu, jo savstarpēji mums būtu pa punktam, bet vārtu attiecība Latvijas ir labāk nekā Slovākijai, ja spēlē Itālija nešķit vai zaudē pret Franciju. 9 minūtes 37 sekundes uzbrukumā Latvijas izlase. Beļauts ieiet. Noraidījumu. Noraidījumu nav. Tā bija situācija, manuprāt, kad varēja dot noraidījumu. Skatītāji arī Svils. Skatītāji lielākoties atbalsta Latvijas komandu. Iemetiens būs Slovākijas aizsardzības zonā. Ar slīdu. Tas atvainojas ar nūju aizķēra Beļaus skats no aizsargiem, pieturēja. Nu, tiesnesis domāja savādāk, ka pārkāpums nebija. Snaroks iemetienā. Bondarevs. Un Ripa vārds priekšā un nav kas pieliek punktu. Neļauj to izdarīt. Nu, Snarok jau tagad uzmanīja, ļoti rūpīgi uzmanīja 2 spēlētāji. Cīgers, pirmais trīnieks, Štumfels, Cīgers un Kolnīgs. Neapšaubām labākais pretinieku komandā, arī visvairāk pavada laukumā. Vairāk laiku laukumā pavada. Vītoliņš piespēle, metiens, vēl viens metiens, nē, Snarokam tur nūju. Ja Cīgers bija aizsardzībā, tieši tas, kas turēja nūju Snarokam malējas uzvarcējs, steidzās palīgā. Labi spēlē arī mūsu pirmā maiņa, vairāk kārt ļoti daudz bīstams situācijas. Nu, jāteic, gan plus mīnus rādītāji mūsu pirmam trīniekam nav diezgan ko labi, jo
arī ielaist mūsu pirmais strīnieks daudz vārdu. Kerčs, Ciprus un Zoltoks. Kraftiņš, Matīcins, savukārt šiem 5 spēlētājiem šis plus-mīnus rādītāji ir ļoti labi. Kraftiņam +8, Zoltokam +6, Kerčam +6 arī. 11. minūte, 4-4. Tagad jau mums faktiski ir jāskatās, mums liekas, ka daudz, pārāk maz līdz spēles beigām, jo jāgūst vārti. Rip gaisā. Neveiksmīgi nospēlē šoreiz Vārtsargs. Žoltoks labi driblēja. Ciprus cīnās aiz vārtiem. Matīcins ir piespēlē Matīcinam. Nevar ņemt pretinieks rīt. Jā. Matīcins. Kerčs. Diezgan nostājušies vidzonā mūsu uzbrucēji. Ciprus tagad uzņem ātrumu, viņam arī ripa. Aigais pa kreiso malī iet zonā. Viņu kavē 2 minūšu sods. Labi nospēlē Aigars. Uzņēmās iniciatīvu un, var teikt, izveidoja šo skaitlisko pārsvaru norādījums Slovākijas komandā. Un kas mūsiem nāks laukumā, šī maiņa daudz spēlējas. Vītoliņš arī tikko bija laukumā ar Znaraku nāks. Vari nāks tagad trešais piecinieks, Beļauskis. To domā arī vēl treneris. Domāju, ka pirmais trīnieks tomēr. Jā, Vītoliņš jau laukumā ir labākie. Jans Pardavīs norādīts uz 2 minūtēm. 11 minūtes, 13 sekundes spēlētas pēdējā trešdaļā. Sējējs un, protams, Čudīnaus ar savu spēcīgo metienu. Normandam arī ir spēcīgs metiens. Vienīgi varbūt netik precīzs kā Čudīnovam. Vītoliņš, Znaroks un Paulovs. Tigers ar Štumpeli ir 2 labākie uzvarētāji Slovākijai. Vulks un Dropa aizsargi. Čudīnaus. Trāf pa kājas Znarokam. Vītoliņš. Vītoliņš turpina cīņu, 20. numuri. Un labi piespēlē, vienīgi izgrūst vārti. Bet būs noraidījums. Izgrūst vārti. Šķiet, ka noraida Znaroku. Znaroku, līdz mēs redzēsim atkārtojumā, kā tas notiks. Cīņa vārds priekšā bija. Galvenais, lai Znaroks nedabūtu vēl kādu noraidījumu. Jā, viņš turēja pretinieku. Kopumā Oļeks ļoti korekti aizved šo turnīru. Skatītājs vilks, arī viņus neapmierina šis lēmums. Pastīsimies atkārtojumā. Šeit Znaroks un... Uzskat, ka viņš ir uzticams Vārtsargam. Par rokām ar nulli. Nu, lai nu kā. 2 minūtes Znarokam. Un Latvijai būs jāspēlē pēc tam vēl skaitliskajā mazākumā, jo ātrāk jau Slovāku hokejs būs laukumā. Protams, Oļeks ir neapmierināts. Atklāt runājot, nebija arī nekāda īpašā pārkāpuma. Tas viņam ir 3. noraidījums šajā čempionātā. Tev teica, ka vienbrīd viņš kandidēja uz Fireplay balvu, kur tiek vērtēti noraidījumi un rezultivitāte. Vairākiem hokejistiem nav noraidījumu un Znaroks šo balvu nevar pretendēt, bet galvenais šodien ir nevis individuālās balvas, bet gan kopējā uzvara. Pretiniekiem paliek Štumpels laukumā, Tigers. Bačs šodien spēlē aizsardzībā. Iepriekšējos 2 mačus aizdīs centru uzbrucēju postenī. Tagad atgriezies savā vietā aizsardzības vietā, jo 3 aizsargi pāri ir Slovākiem. Tāpat kā labi spēlē Semjonovs. Labi piespēle. Un metiens būs Bondarevs. Nē, piespēlē vēl vienreiz Semjonovam. Varēja mest pats, viņš jau viens vārds ir gūs šodien. Jā, bet pretī arī bija aizsargs, un negribēja riskēt. Varēja būt izrāviens 1-1, ja arī trāpa aizsargiem. Matīcins. 50 sekundes, vēl 4 vīru sastāvā Slovākija būs. Vārtī!
5-4 Latvija gūst vārtus. 5-4. Kerčs. Kā teikt, situācija negaidīta vārtsargam Ribaram un ļoti patīkamā punkts. Kerčs, lielisks metiens, šķīliens. Tagad Latvijai jāsāk domāt, ka neielaist ripu savā cietoksnī. Galgalā jāspēlē nevairs tik daudz 7,5 minūtes. Nu, lielisks metiens, pašā devītniekā, kā jāteic. Atkal Žoltoka filigrāna piespēle. Fantastiski. 5-4 Latvija vadībā. 7,5 minūtes jāspēlē. Pretiniekiem arī vēl 4 vīri, tāpēc, ka bija vienādos sastāvos komandas. Tiesa, Slovākiem būs skatiskais pārsvars aptuveni sekundes 15-18, ne vairāk. Kerčam 8 rezultātus punktus. Kā jau teicu, plus-minus rādītājs šim trīniekam ir pozitīvs visiem spēlētājiem, arī Kārlim Kraftiņam, kurš no mūsu aizsargiem ir, manuprāt, labākais šajā čempionātā. Atkal pirmo maiņu vīri Sigers ar Štumpelu un mums Vitoļiņš ar Paulo uzbrukumā. Jāmet pareizi. 20 sekundes vēl būs mazā vienādos sastāvos, pēc tam jau vairākumā Slovākijas. Es atvainojos, trešajā periodā spēlētas ir 13 minūtes, 5-4 Latvijas izlases labā, ripa ir mūsējiem. Nevajadzētu laist Slovāku zonā, bet tieši tagad viņi ieiet zonā un izraida ripu ārpus zonas. Tūlīt būs pilnā sastāvā Slovākija, Latvijai vēl 16 sekundes. Jā, pretinieks spēlē pilnā sastāvā. Labs ātrums, bet labs spēlē Ārturs Irbe. 24. numurs Pārdavīs, tikko bija iznācis no stodīto spēlētāju soliņa. Vēl jāspēlē 6,5 minūtes jau. Starp citu ļoti labi spēlēja arī pretinieks šajā epizodē. Viņš met, tad, kad viņam tieši Laviņš bija priekšā, ir bijis neredzēja metienu brīdi. Oļegs Naraks. Šī jautā, kas viņam jādara, vai jāmainās, vai šiet, vai jāspēlē. Latvija maina vēlreiz sastāvu, tam Bijevs atstāja laukumu, Ciprus ir laukumā, tagad Žoltoks un Sējējs aizsardzībā ar Bondarevu jāuzvar šajā iemetienā. Ne, ripa paliek Slovākijai. 5 sekundes, jāmet ripa ārā. 2, 1, Latvija pilnā sastāvā. Žoltoks pārcēra ripu, taču tā pārāk tālu atliek no viņa. Neredz ir metienu. Uzbrukums turpinās. Galvenais nepielaist pilnas aizsardzībā. Bondarevs izraida ārā ripu. Iemetiens. Nebūs. Pretinieks palaid ripu, viņš varēja to ņemt. Uzskatu, ka jā, Slovākijas hokejists varēja ripu ņemt un tāpēc nav ņemtiem mūsu zonā Semjonovs. Trāpties pa slidu. Tam bija Semjonovs, Beļauskas, tāds ir šis trešais trīnieks pēdējā trešdaļā. 5,5 minūtes atlikuši. Slovākiem nav šobrīd pirmā maiņa laukumā, un viņiem neizdodas sākt kaut kādu nopietnu uzbrukumu, vismaz pagaidām. Laba piespēle. Metiens arī labs. Labs metiens Riptam Bijevam. Noraidījums? Nē. Iemetiens būs mūsu aizsardzības zonā. Tiesnesis uzskatīs, ka viņi tā lēkāja virs apmalas. Viņš jau traktē kā to, ka ripa ir atstājusi laukumu, tāpēc pārtrauc spēle un iemetiens mūsu aizsardzības zonā 14 minūtes. Oļegs Naraks skaidrojas ar viņu šo situāciju. Pretī pa diagonāli no mums. Reto Bertolotti no Šveices tiesā. Kopumā tiesā labi. 5 minūtes un 15 sekundes Latvijai vēl jānotur. Jānotur pēdējā čempionāta spēle. Šeit Krasniņš rāda, ka viņš nepārkāp noteikums. Tā arī bija. Tiesnesis arī redzēja, ka tur nekāda pārkāpuma nav. Iemetienā Oļegs Naraks. Un
šobrīd nav pirmā maiņa pretiniekiem. Tā ilgi spēlē līdz šim. Naroks. Paulovs. Un pārkāpums. Nē, tiesnesis rāda nav. Oļegs Naroks. Sekerišs ar ripu. Izpleš rokas. Tad ļoti daudz ko izšķirt, nevar iet zonā. Tā ir tāds sīks pārkāpums, šobrīd dot par tiem norādījumus, nu nav pamats. Paulovs. Jā, bet viens norādījums var daudz ko izšķirt. Protams, tieši tāpēc arī Bertolotti nenoraida spēlētājs būs prāts. Nopietns pārkāpums, protams, tas būs 2 minūšu sots. Čudīnovs. Jeb vairāk. Čudīnovs. Labi nospēlē. Žoltoks 2-1. Žoltoks un Kerčs. Piespēl Kerčam metiens. Neizdodas metiens. Nolūdz metiens. Jāspēlē tālāk. Kerčs turpina cīņu par ripu. Tā tomēr ir Slovākiem. Šķiet, ka Žoltoks šoreiz pats arī varēja mēģināt 1-1. Labi Artūrs. Nedrīkst šādi ieklist aizsardzībā. Čudīnovs spēlē tagad aizsardzībā. Ciprus. Skatītājs skandē Irbe. Amerikā ARB. Tā viņi sauc Amerikas līdzjutēji. Bet iekritām atkal aizsardzībā. Jā, Slovākijā arī ripu. Starp citu vēl nav skaidrs, vai nākamajā sezonā Artūrs spēlēs Dallasā vai kādā citā klubā. To viņš vakar stāstīja. Bet tas no tā. Palikušas ir 3,5 minūtes. Domāju, ka veiksmīgā spēle pasaules čempionātā Artūram palīdzēs. Arī NHL. Tam bija jau izcīna ripu. Tam bija ielas patmetīt. Ripa neredz vārdsargs, bet ripa nav vārtos. Bet ripa ir laukuma jau stūrī. Tam bija jau ļoti labi aizved šo čempionātu. Viņš lieliski driblē, ātrs hokejs. Irba tālu, ļoti tālu izgājis no vārtiem un netiek atpakaļ. Jā, viņš noķiet uz Slovāku uzbrucējus. Semjonovs ar ripu. Beļauskis neuzcer šo ripu. Jāspēlē mazāk par 3 minūtēm. 2 minūtes 50 sekundes. Jāiztur Čudīnovs. Viņš izmet ripu. 2 minūtes 40 jāspēlē. Nu, pārāk vienkārši šoreiz izmet iemetiens būs Latvijas aizsardzības zonā. 17-27. 2,5 minūtes jāspēlē vēl šajā čempionātā, Latvijas izlasē čempionātā, kas ir sagādājis ļoti patīkamu pārsteigumu mums visiem. Jo šobraucot daudz domāja tikai vienu, gan līdzjutēji, gan speciālisti, arī hokejisti, ka vajag palikt A grupā. Helmuts Balders jau teica vecmeistaru spēlē, ka mēs sen jau esam nopelnījuši vietu A grupā, un mēs esam A grupas komanda. To, ka mēs esam A grupas komanda, Latvijas izlases puiši ir pierādījuši šeit par 100%. Iemetienā mūsu kapteinis. Ripa ir Latvijas izlases hokejistiem. Paulovs. Jācīnās un jāskatās aizmugurē. Jau gaidīja piespēli kāds no Slovākijas uzbrucējiem. Ļoti spēcīgs metiens. Uz cīņa aiz vārtiem turpinās vārds priekšā. Laviņš atstāja pretspēlētāju. Labi, ka Artūrs nospēlēja. Čudīnovs atkal vārds priekšā spēlē nepārliecinoši. Čudīnovs ceļ savu spēlētājs vārtiem. Tur Rodrigo atstāja brīvu atstāja Pučeru. 2 minūtes 10 sekundes ir reālākā izdevība Slovākijā atklāt runāt līdz Lukačs priekšplānā, Galonka galvenais treneris. Mūsiem nāk Kerčs, Ciprus un Žoltoks, jā, viņš šodien ļoti labi spēlē. Matīcins aizsardzībā ar Krastiņu. Krastiņš ļoti labi aizsargājis Matīcinu un pieredzi. Artūrs ir vārtos. Pirmais piecinieks ir Cīgars laukumā, Kolniks un Štumpels. Visnavits un Dropa tāds salikts aizsardzības pāris. Ripa ir Ciprusam. Kur Žoltoks jau? Nevar mūs te zonā ņemt. 2 minūtes jāspēlē. Tik ir jāspēlē vēl. 5-4 vadībā Latvijas izlase uzbruks Slovāki. Izmitīgi uzbruks Krastiņš. Ripa vēl paliek zonā. Matīcins.
Un neriskē un pareizi dara. Ļoti grūta šīs pēdējās minūtes, ļoti grūta. Slovāki noteikti īsti nervu cīņa. Kā teikt, lai būtu droši, tomēr ir jāiet arī uzbrukumā, kaut maziem spēkiem, bet jāiet. Kalins Krasņam, Leonīds Beresņevs kaut ko paskaidro. Nevar visu laiku izmest Rips tikai no zonas. Mums ir mainīt sastāvu. Nē, Žaltaks paliek laukumā, viņš vienkārši apspriežas ar Leonīdu Beresņevu, Latvijas komandas līdzvesēju. Slovāku mainas sastāvu nav vairs pirmais piecinieks. Ļoti rūpīgi gatavojas no abas komandas. Metiens var daudz ko izšķirt. Snaroks ir laukumā jau šobrīd iemetienā. Musējiem arī Oļeks ir tikai rezultatīvs spēlē, bet tā saucamā melno darbu. Žaltaks cīnās. Irbe. Piespēles cīņā un bīstami aiz Latvijas. Galvenais neļauj piespēlēt vārds priekšā. Žaltakam ir labs dribls. Ripa neatstāja zonu. Izslīd viņam Ripa. Bet Nota neapstādīs spēli tikai tagad. Minūte 15. Mainīs Vasargs Slovāks. Vai nemainīs? Jādomā ņems nost. Pagaidām neizskatās, ka atstās vārtus Rivars. Jā, Žaltakam bija Ripa jau it kā uz nulles un pēdējā brīdī izslīdēja šī Ripa paliks zonā. Pārtraukums Slovākijai. Pusminūtes pārtraukums. Jā, Galonka pieprasa pusminūtes pārtraukumu. Lūk, pārtraukums. Un tie, kas ir nepacietīgāki, tiem pateikšu rezultāts, kāds ir mačā pa bronzas medaļām, atkal pēc īstas pauzes, jo tie, kas negrib zināt rezultātu, grib skatieties maču mūsu televīzijā. Mēs rādīsim šo spēli, lai būtu interesantāk. 59. minūtē Čehu hokejists Dopita gūst 4. vārds un rezultāts gūst 4-3 Čehijas labā. Tas notiek 50. Tā, mums ir jāspēlē šeit minūte un 15 sekundes. Minūte 15 vēl jāiztur. Minūte 15 palikuši. Znaroks, Matīcins, Kerčs, Krasniņš un 5. spēlētājs Žaltaks. Visi labākie un pirmais piecinieks. Tigers ir laukumā 6 spēlētāji ir. Slovākijai Vasargs ir nomainīts. Tukši vārti. Spēlētāji Slovākijai, tukši vārti. Ribars sāk nevisai veiksmīgi, pēc tam gan pāris reizes izglābs savu komandu. Bet tagad jau iemetiens mūsu aizsardzības zonā. Minūte 15 sekundes, 5-4 vadībā Latvija. Znaļoks izcīna šo Ripu. Ripa gan paliek zonā. Jācīnās. Jā. Ripa mūsējiem. Jāmet laukā. Vidus zonā. Pat vairāk, tā ir pretinieku zonā. Minūte jāspēlē. Ļoti labi. Nevar ņemt Ripu. Žaltaks nedrīkst ņemt Ripu. Labāk ir iegūt laiku. Viņš atstāda vidus zonā pēdējā minūte. Pēdējās 50 sekundes jāspēlē ir uzbruk Slovāki. Haotiski viņi uzbruk, iemet Ripu mūsu zonā. Un tur nav neviena mūsu aizsarga. Kā gribēja izskot, bet pārāk tālu. Laukums tur ir Ripa, viņš neriskēja. Ripa atstāja atstāja zonu un jāspēlē vēl ir 35 sekundes. Mājiņas notiek mūsu komandā. Kerčs laukumā. Žaltaks labi uzbruk. Laiks Ripa. Galvenais ir cīņa un Ripa ir pretinieks zonā. Znaroks. Aizsardzībā, jāatgriežas aizsardzībā. 20 sekundes. Pēdējiem spēkiem. Znaroks jāizmet Ripa. Tigers. 12. Tagad jūs redzat, cik atlicis, ko spēlēt. Ripa ir pretinieku uz zonā. Un es jūs visus apsveicu ar to, ka Latvija pasaules 7. labākā komanda. Viss 7. vieta pasaulē. Fantastiski. Tik tiešām fantastiski. Neviens negaidīja tādu Latvijas izlases panākumu.
Latvijas hokeja panākumu. Jā, spēle bija ļoti saspringta, un nav ko liekt. Varbūt pēdējā spēle nebija tā vislabākā spēle, bet toties vissvarīgākā uzvara. 7. vieta, lieliska bilance, 4 uzvaras. 2 neizšķirt ar pasaules pirmajām 2 komandām, ar Kanādu un ar Zviedriju, un tikai 2 zaudējumi pirmajās 2 spēlēs, minimāli zaudējumi ar 4-5 ASV un Itāliju. Jā, pret Ameriku 4-5, pret Itāliju 4-5, Kanāda 3-3, Zviedrija 1-1, Norvēģija 6-3 un otrā sešnieks spēlēs pret Vāciju 8-0, Franciju 6-2 un šodien pret Slovākiju 5-4. 6 spēlēs pēc kārtas Latvija nav zaudējusi, 2 neizšķirt, 4 panākumi pēc kārtas. Viena no populārākajām komandām. Un tūlīt tiks noteikti labākie spēlētāji katrā komandā, arī čempionātā. Ne tikai spēlē vienu. The awards are presented by General Heikki Nikunen and member of Board of Finnish Ice Hockey Federation, Mr. Harri Lintumäki. Latvian joukkueesta palkitaan. From the Latvian team is awarded VC number 5, Igors Bondarevs. Igors Bondarevs šodien guva savus pirmos vārdus čempionātā un pirmoreiz atzīts par labāko mūsu komandā. Jā, un tik svarīgā spēlē turklāt vārds. Viņam firmas ir savu pulksteni. Šeit ir dažādi simboliskie sešnieki jau tiek veidot. Manuprāt, tas, protams, ir subjektīvi. Manuprāt, Latvijas sešnieks varētu būt tāds vārtos, protams, Sirbi aizsardzībā Čudīnovs Krastīņš, uzbrukumā Znaroks, Žaltoks un Tambijevs. Kolnīgs, labākais Slovākijas komandā. Palkitaan vielä molemmista joukkueista 3 koko turnauksen parasta pelaajaa. Ladies and gentlemen, now after the last game of both teams, the best... Tagad labākie 3 spēlētāji, kā jau sacīja, katrā komandā. 3 spēlētāji šajā turnīrā. Nu, Latvijas komandā. Vārtsargs Arturs Irve labākais šajā turnīrā. Apsveicot viņu kā labāko vārtsargu. Es domāju, ne tikai šajā sešniekā, bet ja mēs spēlētu fināla sešniekā, viņš būtu arī viens no labākajiem čempionātā. Oļegs Znaroks pilnīgi pelnījis. Znaroks uzbrucējs. Nu šeit 3 labākie tiek noteikti nevis pēc amplā, bet vispār. Nu jā, bet parasti. Varbūt būs 2 uzbrucēji Latvijai. Ja 17 and number 17, Sergei Skudinov. Jā, Čudīnovs. Čudīnovs. Tā kā no šīs sešinieku, ko nosaucu, 3 spēlētāji arī jau ir lūk atzīti par labākajiem. Nu, Latvijai bija daudz, kāds varēja arī atzīt tikpat labi. Tambievu, Žoltaku, Vītoliju. Visi pelnījuši uzslavu. Sigers, Slovākijai viens no šiem 3 labākajiem. Number 11, Josef Stumpels. Arī uzbrucējs. Jā, viens maiņš turklāt. Ja 12 and number 12, Roman Konček. Nu, un 12. numurs vēl. 12. numurs ir Končeks. Arī uzbrucējs. Tāpēc 3 uzbrucēji. Nu, tagad Latvijas izlasēja par godu jau 4. reizi Somijā skanēs Latvijas himna. Ladies and gentlemen, the national anthem of Latvia.
Dievs svētī Latviju. Jā. 7. vieta pasaules čempionātā, un šajā triumfa brīdī es gribu pateikt vienu. Latvijas hokejam vajag palīdzēt turpmāk, vajag palīdzēt, lai arī šādi panākumi vēl lielāki būtu nākotnē. Mums vajag vēl kādu ledus laukumu ar vienu sporta pili un ar Daugavas mākslīgo ledus lidotavu ir par maz. Jā, Latvija spēlēja tiešām lieliski, absolūti pozitīvu bilanci. 2 nešķirt ar pasaules 2 labākām komandām - Zviedriju, ar Kanādu. Un es domāju, Latvijā visi cilvēki saprat, ko nozīmē spēlēt šādā līmenī pasaules čempionātā, kad Latvija burtiski dzīvoja tādā hokeja vilnī visu šo čempionātu laiku. Nu, protams, čempionāts vēl turpināsies. Mēs rādīsim jums jau 2, var iespējams arī 3 fināla spēles cīņā par zelta medaļu Zviedriju. Mūsu puiši pateicās līdzjutējiem. Jā, šī pateicība arī pilnīgi pelnīta. Mūsu līdzjutēji šeit bija, protams, izņemot Mājnieku Somus, visaktīvākie un visvairāk palīdzēja savai komandai. Jā, Mājnieku Somu, varbūt Zviedri arī vēl bija aktīvi tagad spēlē Helsinkos. Lielisks sniegums. Un es gribu aicināt arī visus līdzjutējus rīt ap 12:01 dienā, tātad 12:30 paredzam Latvijas hokeja izlases atgriešanās Latvijā ar speciālu čarteru reisi no Tamperes. Un tā ierašanās ir gaidīta ap 12:30. Cerams, ka šī tuvināšana būs tikpat laba kā pēc Enkoveņas vai varbūt pat labāk. Jo atklāt runājot, reti kurš cerēja, ka būs tik labs panākums šajā pasaules čempionātā. Artūrs Irbe. Kurš gan viņu nepazīst? Kaut mazliet viņi interesējas par hokeju, es domāju, par tie, kas neinteresējas. Zin, kas ir Artūrs Irbe, ne tikai Latvijā vien. Nu, viņam gan bija vajag tīri apmācies, viņš kā jau teica. Jā, nu viņš gūda nelielu tādu knockdownu pirmajā trešdajā. Lūk, pēdējā perioda dati, skaitiskie dati, metieni nedaudz labāk Latvijai. Soda minūtes un iemetieni pēdējais 11-12. Latvija uzvarēja par 1. Nu, mūsu grupā kāds ir stāvoklis? Skaidrs, ka Latvija ir 7. vietā. Vai 8. vietā būs Slovākija vai Itālija, tas ir atkarīgs no spēles, kā nospēlēs Itālija. Itālijai vajag uzvaru, un tad tā ir 8. vietā. Slovākijai jācer, ka Itālija nospēlēs nešķirt vai arī zaudēs. Un tas nav tik svarīgi. Tāpat Francija vēl var būt vai nu 10. vietā vai arī 9. vietā. Vācija jau ir 11. un Norvēģija ir 12. Norvēģijai būs jāspēlē atkal papildu turnīrā par tiesībām nākamgad spēlēt. Nu, 1. 2. vietā būs vai nu Kanāda, vai nu Zviedrija. Lūk, turnīra tabula, vēl pēdējā spēle, bet pats galvenais ir lūk šī pirmā vieta, kas kopumā ir 7. Jā, tagad daudz, protams, sūkstās par pirmajām 2 minimālajām neveiksmēm, kas būtu, protams, ja būtu punkts pret Ameriku un 2 pret Itāliju, tad Zviedru un kanādiešu spēlētājs varbūt agresīvāk, asāk pret mūsējiem, bet tik un tā panākt neizšķirtu pret abiem finālistiem. Tas ir liels mūsu izlases panākums. 2 zaudējumi, pēc tam 2 neizšķirti un pārējās uzvaras. Tāds ir Latvijas izlases veikums. Atgādināšu komandas galvenais treneris Leonīds Beresņevs, treneris Māris Baldonieks, treneris konsultants Vladimirs Juris Zīnovs. Tāds ir mūsu treneru trīnieks. Vēl apskatīsimies kopsavilkumu, kā tika gūti vārti šajā spēlē, jo šī tiešām ir vēsturiska spēle. Beidzot ir pārspēta arī Slovākija un izcīnīt 7. vietā grupā. Uzbruk Beļauskis. Pirmais periods un bīstamākais moments. Šeit izgājiens 1-1. Kolnīgs pēc labas piespēles, ko Cīgars viņam iedeva. Un 1-0. Tas notiek 6. minūtē. Galonka. Tagad Simjonovs iet uz vārtiem, ripeļ Bondrevam un kļūdās Vārtsargs. Rezultāts kļūst 1-1 7. minūtē. Beļauts piespēle Bondrevu gūtie vārti. Laviņa pielietotais spēka paņēmiens. Cīgars panāk 2-1 Slovākijas labā. Sekerešs met vārtiem un Cīgars pielaboja ripas lidojumu un palaboja. Lūk, šeit gūs savainojumu, Artūrs Irbe, turpināt spēli. Nu, arī ielēd 1 vārds tikai šī savainojuma dēļ. Savukārt šeit jūs redzat, kā panākumu būs Aigars Ciprus pēc Žoltok un Čudīno piespēle pirmajā trešdaļā. 17. minūtē rezultāts kļūst 2-2. Pretinieki nomainīja arī Vārtsargs, spēle sāk Dragans, pēc tam spēlē Ribars. Un tagad 2. periods. Šeit Boldaneško cīnās pretinieki. Bertolots spēles galvenais tiesnesis noraida Bondarevu. Un šeit pārkāpums pret Paulovu. Vītoliņš metiens no vārtiem.
Znaroks cīnās un Ritpa ir vārtos. Znaroks Vitoļiņa piespēle. 3-2 Latvijas izlases labā otrā trešdaļas 30. minūte. Pirmo reizi Latvijas labā šajā spēlē. Lūk, šie nelaimīgie vārti. Tos būs Daniels Balta. 3-3. Un pašās perioda beigās Semjonovs. 38 sekundes. Beļauskovs Kerča piespēles panākums Semjonovam 4-3. Trešais pēdējais periods šajā cīņā. Labu uzbruku Latvijas bija vairāk labas izdevības, bet tomēr Slovāki panāk izlīdzinājumu 4-4. Lūk, Paulovs mēs. Trešajā minūtē Štrumpels 4-4. Pa vieniem vārtiem guva pirmā trīnieka uzbrucēji. Un šeit Beļauskas tiek kavēts, bet šie epizodi tad citu novērtījumu nedēļ. Tiesnes Ciprus cīnās. Žaltāk eleganti piespēle un metiens. Kerčs pieliek punktu. 13. minūtē Kerčs. Rezultāts 5-4. Lūk, protams, Slovāki vēl mēģina apstāties, bet attūs ir bez lielisks Nerozē Galonka, Nerozē Beresņevs. Un lūk, šī 7. vieta pasaules čempionātā. Mēs visi kopā varam līksmot un lepoties ar Latvijas hokejistu veikumu šeit pasaules čempionātā, bet mēs vēl rādīsim 2 vai 3 fināla spēles. No atkarībā tā, kā nospēlēs komandas, ja 2 spēlēs uzvar viena no komandām, 3 nav. Paldies, ka skatījāties šo un arī citas sacensības ar Latvijas izlases piedalīšanos. Latvijai čempionāts beidzies, augstā 7. vieta. Šovakar vēl ierakstā cīņa par 3. vietu Čehiju, Kanādu un rīt pirmais fināls 16. Zviedrija, Kanāda, 2. fināls 13. maijā un 3. ja būs nepieciešams 14. maijā. Ar jums kopā bija Maris Andersons un Māris Rīmenis. Visu labu! Visu labu, ir par ko priecāties!